Mīļie draugi, mēs vēlamies, lai tuvāk vairāk uzzinātu par kino. The enormity of their stupidity is just overwhelming. Mēs nevienu negribam aizvainot. Jā. Chainsaw starting up in the background. Pleasant sound. This is absolutely horrible. Yeah, well, that's just like your opinion, man. Tā, kārtējā bezfilmas epizode. Jā, Rudolfs, Augusts un šodien ir Steps viesos. Jā. Un mēs šodien runāsim par multinēm un hororu, tā kā mēs sarunājām. Tikai... Jā. Ļoti patīk, ka tagad šausmu filmām, man liekas, tāds kaut kāds atkal revolucionārais laiks, dēļ visiem šitām A24 filmām, visu pārējā. Mainstreamā, ka tas pats Terrifiers 3 ir box officeā augšā. Un cilvēki eksperimentē, un tā ir arī frīkains šausmens, kas arī atpelna to budžetu un visu pārējo, man liekas, komiks filmas tajā ērā beidzot tuvojās beigas, un jau bišķīt apnicis. Jā. Nē, bet tas, ka ir vairāks, tagad ir 18 aizlaists, tā kā agrāk paigi nepiekop tādas striktas scenas. Bērnībā es atceros Django Unchained, bija 18 aizlaists un Sin City. Bet, kad Sin City iznāca, man bija 6 gadi. Es atceros, ka viņi vēl speciāli bija tās Forum Cinemas tās programmiņas. Jā. Un tur pat bija, citām bija vecuma ierobežojums 16 gadi, un te bija 18, bija sarkanā krāsā. Jā, tur ir dokuments rādīts. Jā. Tev bērnībā bija ar to problēmas? Ja tu tāpat, Es atceros pati pirmā filma, kas bija krietni to vecuma ierobežojumu, kuras aizgāja, bija Lucky Number 11, man arī bija kaut kā 12 gadi, un tai filmai, man liekam, 16 gadu ierobežojums. Es jūtos, kā baigi, pat samīsies. Labākā daļas aizēju, un tā Omi, kas tur sēž tajā kioskā, un viņi man reāli nepārdeva to biļeti, un man bija tāds, ko lai dara? Un es tur 5 minūtes stāvu gruzos, un filma tuļņās sāksies, un skatos, viņi tieši pieceļās, un laikam uz kaut kādu toltu aiziet vai kaut kur paēst. Un tur šits džeks, kurš atnāk gaidā, kāds, parasts dūd, kuram pilnīgi vienalga. Un es pieeju klāt un tāds, varas uz Lucky Number 11, viņš tas zina, ka 16 gadu ierobežojums, jā. Cik tev ir tāds, 16, viņš tas, right. Bet viņš man pārdeva, un tas bija mans. Bet man ir vairākas reizes bijis uz Resident Evil, to, kur tuksnesī bija. Mēs bars ar džekiem aizgājām, es negribēju pārdevu, un tad iekšā ledēs negribēju laist iekšā. Tad mēs esam nopirkuši tā kā fuck off. Un uz Filth. Bet tā bija 18. Jā, tā arī, man liekas, bija. Bet galvenais man tie 18 bija. Es biju atnācis ar čomiem, kuriem viņiem nepārdod. Un es tāds, labi, tad es nopirkšu viņiem. Tu satā neies cauri. Bet tur arī sanāca bišķīt pagaidīt, aiziet tā pārdevēja. Come on. Mēs apgājām to sistēmu tā, ka man sāk interesēt tās filmas, tad jau varēja karti pirkt. Un tas mammai paprasīja, lai man kaut kāda skolēna debetkarti uztais, un tas vienkārši ar to, ja tad viens solis ir izdzēsts, ka pie kases man neatšūs, tad jau man tā biļete ir, tu man ielaidīs. Man bija stragls tas, kad man tieši uz tām filmām māma deva to naudu, viņa parasti prasīja, uz ko es eju. Tā kā viņi ieraudzīja, tur nezinu, kaut zāģis 4, es domāju, ka viņai būtu tāds, nē, tā kā... Es zinu, vēl Lucky Number 11 es varu izdīgt, jo, come on, Bruce Willis, tev arī patīk Bruce Willis, come on. Es zinu, ka Bruce Willis nekad nefilmēs, es sūdos. Tajā laikā varbūt tajā laikā viņš vēl bija kvalitātes marķējums, jā. Bet cik saprotu, viņam arī ir kaut kāda dementīva. Viņš tagad ir pilnīgi off. Es domāju, ka viņam jau kādu laiku bija, bet, jo viņš nav tikai viens Bruce Willis, tur ir vesela komanda, viņu gan jau, ka viņi pušoja līdz pēdējiem. Kad galīgi jau vairs nevarēja. Bija kaut kādas situācijas, ka viņam bija propgans jāizšauj, un viņš vispār nevietā izšāva. Tur varēja vēl viens kaut kāds rasta sanākt vai tam līdzīgi. Vēl viens Alec Baldwin moments. Kas ar to vispār beidzās? Kā tas vispār notika? Liekas, ka ir izpētās. Nē, kaut kas ir notiesāts, bet Aleks Baldwins staigā. Viņš jau arī bija kinda līdzvainīgs, jo viņš bija arī producents tajā filmā. Tā ir producenta atbildība. Es nesaprotu, kā vispār gadās tās situācijas, kur propaganda vietā arī īsta pagadās. Jo šitam te Bruce Lee to dēlu tā arī nošauka. Kā tas vienkārši notika? Galvenais, ka tas bija... skaties to filmu. Jā, viņa bija uz lielā ekrāna. Jā, Kraus rullē. Bet galvenais, ka tā aina, ka tas nebija tā kā scripted. Ka tur bija vienkārši režisors uz laukuma iedomājies, jau būtu kruti, ja tu uz viņu šaut, ka viņš ienāk telpā. Un viņi pēdējā brīdī kaut ko tur sabīdīja, un viss vienkārši. Tā bija laikam kaut kāda, tā īsti nebija īstā loda, bet no tā tuvuma viņa varēja būt letāla. Un tur vienkārši tāds. Kas tas bija?
Kas tas bija? Jātaisa. Tagad būs jauna sērija par šiem Nogalinātiem cilvēkiem filmēšanu negadījumiem. Es pieļauju, ka ļoti daudz, kas piemēram, skatījos, tikko iznāca Big Red filmu ar The Rocku. Jā. Un viņš esot lieta, ko viņš dara uz filmēšanas laukumu. Viņš nevis iet uz tolti, kā normāli cilvēki. Viņš iečurā ūdens pudeli un liek kādam nosaukt stafu, tā kā izmest ārā. Un es to klausies. Viņš ir efficient. Jā. Viņam esot tā, ka viņš nokavē 2 stundas no filmēšanas, bet tā, viņš ierodās, vairāk nekavēsim, tad es pamīzīšu pudelē. Bet viņš vismaz to dara pudelē, jo Mikijs Rūks bija Latvijā, viņš esot vienkārši laukuma vidū izvilcis. Bet man liekas, ka to nevar stāstīt. Es nebiju tajā projektā. Kāds parakstīja NDA? Viņš ir interesants dzīvnieks. Vai viņš esot bijis Latvijā, un kad 3. dienu to Varhantu, viņi tur filmē Brīvdabas muzejā, viņš tā pajautā, kurš vispār atrodas? Kurš tā filma? Es domāju, ka viņš tā parasti. Viņam taču visādi šausmīgi daudz trešos viņš piedalās šajā vecumā. Līdz ar to es nebrīnos. Varbūt viņš jauc tās filmas par kopā, tā kā viņš pat nezina, kurā piedalās. Tur ir tie dīli ar viņiem, ka Maikls Madsons, vēl tas, kurš bija arī Reservoir Dogs, viņš teica, ka viņiem ir dīls, ka viņš nofilmējās 10 minūtes, bet viņi var viņu likt kā galveno aktieru uz DVD. Par viņu man rīktīgi žēl. Viņš ir viens no maniem tādiem what if Hollywoodas lielajiem, jo viņš kā aktieris rīktīgi krūts liekas, tīpaši Tarantino filmās. Bet tad viņi sanāk redzēt kaut kādās Uwe Bolla filmās, kaut kādas Blood Rain un Uwe Bolls. Tas ir atsevišķi. Tas ir, jā. Es Uwe Bollam arī, man liekas, cik Uwe Bolls tu esi redzējis? Daudz. Kaut kāds pusi, man liekas, no viņa filmogrāfijas. Tas rabbit holes aiziet tiešām trāks. Kas viņās tik piesaistoši Uwe Bolls? Zini? Uztaisīt garlaicīgu filmu vai uz lielu budžetu filmu vai kaut ko tādu. To visi var. Tas ir kā kaut kāds uztaisīt lietu. Bet uztaisīt, ka tu redzi, ka tur ir sirds un dvēseli liela, ka tur reāls sūds sanācis. To nevar par naudu izdarīt. Tur jābūt Uwe Bollam, tur jābūt kaut kādam tam pāris skrūvēm galvā jātrūkst. Un viņš ir tik tā kā, tu vienkārši skaties, tādu, ko viņa notiek, skatamies. Un tas ir tik. Jā, es saku, mēs ar Čomu kādreiz biežāk, tad nekādu laiciņu nav bijis. Mēs arī izskrējām, laikam, baigi daudziem sūdiem, baigi ātri cauri, no tā nogurst arī. Bet mums bija, mēs to sacām par shitflick vakaru, kad mēs atrodam. Mēs vienreiz viņš izvēlās vienreiz es izvēlos. Tad mēs mēģinam izciest un izturēt. Un dažas no tām sūdīgajām filmām tiešām garlaicīgas, tās ir galvenais mīnus. Bet tad ir Uwe Bolla filmas, kur vienkārši tāda lieta kā fizikas likuma neeksistē. Tas ir normāli. Kur viņš dabū tiesības? Jo viņam ir daudz video spēļu ekranizācijas. Tur viņš arī riskē diezgan lielu fandom. Rampage viņš, man liekas, mēģināja taisīt. Viņš tiešām riskēja cilvēkiem jau. Par kaut kādām tādām lietām daži ir jūtīgi, ko viņš tur ņemās ekranizēt. Ja viņš ir kaut kāda man tuvu tur spēles, tā izjāta. Man Blood Rain ļoti patika kā spēle. Tur tā lieta, tāpēc esmu redzējis laikam 2 vai pat 3 daļas. Bet viņam ir lieta tāda, pirmkārt, viņš atrod kaut kādu gan jau mirušu spēļu frančīzi. Viņš gan World of Warcraft filmu gribēja filmēt, bet Blizzards viņam pateica, ka viņš šodien neaiztiks. Tas ir viens. Viņš atrod kaut kādu spēļu sērijas, kas bija populārs pirms 20 gadiem, tad uz viņām ir viegli dabūt tās tiesības. Otrs, ko viņš dara, jo viņam filmas parasti flopo. Vācijā ir kaut kāds veids, ko viņš atradis, viņš apdrošina filmas. Līdz ar to, ka, ja viņas finansiāli izgāžās, viņš vienalga dabūja naudu vēl atpakaļ. Un es nezinu, vai viņš to studijai pat dod vai patur sev, bet viņš tur riktīgi kaut kādu fišu, kur izdomājis, tāpēc viņam nav problēmas tās filmas štancēt. Postal filma man neironiski patīk līdz šai dienai. Ļoti rēcīgs stāvs. Man ir paticis skatīties materiālus, bet man liekas, ka varbūt pa TV6 bija kaut kāda viena Statham, kaut kāds In the Name of the King vai kaut kas tam līdzīgs. Tā ir Uwe Bolla filma. Jā, viņš pat Statham dabūja. Tur Reis Liotta arī tajā filmā. Un viņu vēl pie tam... Reis Liotta viss kaut kur ir. Tā arī datorspēle veci no 90. gadiem. Un tu spēlē ar čovu, kuram vārds ir Peasant. Un Statham filmā sauc Peasant. Viņš ir tik tā kā, viņš ir vienkārši neredz lietas, laikam, kā citi. Un tas ir krūti, jo tad es redzu viņa neredzīgo režisoru vīziju. Un tad man liekas, ka tas ir daudz kaut kāds personīgāks darbs, ko redzēt. Viņš bija, man liekas, apvērts. Man liekas, ka es atceros, ka viņam bija kaut kāds pēdējais video, ko viņš YouTubā ielika vienkārši ar caption "Fuck you all", ka viņš kaut kādā Kickstarterī vai Indiegogo nesavāc piķi. Un vienkārši viņš teica, es jau šo daru tā kā sirds,
prieka dēļ, jo viņš teica, I could play golf all day, tā kā, un vispārējo, bet viņš tā kā riktīgi apvainojas. Viņš teica, go watch Marvel, some Hollywood bullshit, un viss, tā kā viņš prom. Viņam bija arī tā lieta, kad pārāk daudz kritiķi viņam tur tajā laikā, ko tos laikam Rotten Tomatoes, vai kur rakstīja sliktas reviews, un viņš uztaisīja video uzaicinājumu, kad, ja tu esi kritiķis, kas ir uzrakstījis man sliktu atsauksmi, es tevi izaicinu bokseringā. Un arī kaut kādi dafiga čeki pieteicās. Tas, ko viņi nezināja, ka Uwe Bolls no 4 gadu vecuma iet boksā. Līdz to viņš burtiskings viss. Tur tā kā džeki iekāp. Tāda lieta bija Jā, džeki arī iekāp ringā, domā, ka būs smieklīgi. Viņš reāli sadauza. Tā kā Uwe Bolls, viņš māk kauties, viņš ir diezgan liels miesās, un tas, ka viņš nemāk varbūt režisēri nenozīmē, viņš pat tauru nevar iedot līdz. Tad neviens viņu nesasīt. Viņš visiem iedeva pa galvu un aizgāja. Es domāju, tieši tas, ka viņš tik ilgi vēl turās režijā, nozīmē to, ka viņš vārds tādu. Viņu ar laiku cilvēku fucking mīlēs. Tā kā, protams, ka var apvainoties par tām sabojātajām datorspēju frančīzēm. Bet kā ar visām šitām lietām paies kaut kāds laiciņš un visiem būs tāds, damn, Uwe Bolls, tomēr tik īsts ir. Tagad mums vairs nav Uwe Bolls. Kas ir Uwe Bolls tagad? Mums ir Steven Seagal epizode, bet Uwe Bolls tur arī būtu materiāls. Varētu, es gribētu paskatīties. Steven Seagal arī tas kakulistas filmas, es esmu skatījies, bet viņam reāli garlaicīgās. Es nevarēju noskatīties. Ko Nē, tas vēl nebija gluži kakulistē, tas bija, ka viņš bija pīkā. Bet tā arī bija sūdīgi. On Deadly Ground viņam bija, kas bija tā kā viņa režijas debija. Viņš gribēja tur klimata trilleru uztaisīt. Es atceros kaut kādu, kur viņš uz kaut kādu vilcienu cīnās. Tas bija Under Siege. Vienīgā baudāmā, tipu viņam, man liekas. Nē, ar to filmu bija deals. Viņš teica, ka viņš grib uztaisīt vienu komercfilmu Under Siege, otro daļu, bet jums jādod man iespēju kaut ko tādu māksliniecisku piepildīt. Viņš gribēja savu arthouse filmu. Viņa izpildītajā arthouse filmu bija klimata trillers Under Siege, kur tur bija. Viņš Michael Caine dabūja. Steven Seagals un arthouse vienkārši vienā te. Es esmu redzējis viņu Saturday Night Live, komatu uznāciens. Tas ir arī tāds, reāli fiziski grūti skatāms lietas. Nē, dažas lietas tur bija smieklīgas, actually. Kaut kas tas, ka viņš... Nē, tas, kas bija aizkadrā. Viņš bija aizkadrā, viņš bija gājis viņiem pičot skeču, kur atnāk, tas bija tā kā par korumpētiem terapeitiem, ka atnāk sieviete pie terapeita, viņš viņu nohipnotizē, izpiš, un pēc tam athipnotizē vaļā un pasaka, tev jānāk vēl 40 reizes. Un viņš teica, ka tā ir tā kā viņa ideja parādīt, ka terapeitu industrija ir sapnis. Viņam humora izjūta varētu būt turpat, kur Uwe Bollam režisora skilla. Ir kaut kur viņš iet uz šito, bet tu tā kā īsti nesaproti. Tur var būt kaut standarts, ka Krievijā Steven Seagals un Uwe Boll varētu filmas taisīt. Bet viņš tagad ar šo Alex Jones taisīs kaut kādu filmu, man liekas. Steven Seagals, jā? Es zinu, ka viņš ar Putinu tīcies ar video, kur viņi satiekās. Un ar to visu. Viņš ir arī saticis Lukašenko ir video. Kā viņš burkānā ēda viņu kopā. Ēda burkānu, viņam uzdāvināja arbūs, vienkārši randumā iedeva turēt. Kāpost galvu kaut ko. Tas varētu būt interesants kombo, vienkārši pavadīt dienu ar Lukašenko un Steven Seagal staigāt pa kaut kādiem labības laukiem un tev vienkārši kaut kāds burkāns dod garšot. Tu nevari tādu sūdu izdomāt, tas ir reāli. Tev jābūt Stevenam Seagalam, lai attaptos tādā scenārijā. Tur var ilgrunāt, bet viņam bija arī viens komiķis, kurš filmē kaut kādu travel show, viņš pēkšņi viesnīcā satika Steven Seagalu. Un viņš teica, ka mēs uztaisīsim pranka interviju, bet ķipa sarunāt pranka interviju. Un Steven Seagals teica, labi, es tev paņemšu pārsteigumu. Pārsteigums bija, ka viņš vienkārši tur bija viesnīcā kaut kāds negluži basēns, bet vairāk akvārija veidīgais kā dekors. Viņš vienkārši paņēma viņu tajā akvārijā iemetekšu. Tas bija arī viņa. That's my prank, viņam tas likās smieklīgi. Steven Seagal nelaižam nekur tūmā savu. Bet viņš ir bijis Rīgā arī. Es domāju, tu teiksi, viņš mums šitam podkastam bijis, man tāds wow, ka tāds Bet mēs labprāt, domāju. Gan jau pirmās 5 minūtes būtu jautri. Tas, wow, tas ir Steven Seagals, tu pēc 5 minūtēm tāds, bļāt, Steven Seagals, tā kā nav labi. Mēs tikai tās 5 minūtes palaist, tad arī tas viss. Tas varētu būt pēdējā epizode. Kā viņam intervijas beidzās, kur kaut kas no tā pasaka, kad kas tev liekas tā kā mūsdienu tough guy, viņš tāds, mūsdienās nav tough guy, viņam tāds, labi, ja tavs ērs, viņš tāds, tipa, Schwarzeneggers, viņš tāds nav īsti tough guy.
Tur Van Damme totāli nav īsti apgaitas. Nekas, ka Van Dammam tiešām ir tur tās kaut kādas melnās jostas un kas nekas. Nu, kurš tad ir apgai? Viņam tāds, tā kā, viņam pilnīgs ego, tā kā skats no malas. Jā, bet es sāku pie tā On Deadly Ground, godīgi sakot, gan arī izvēmos. Varbūt tik traki, nē, bet ir tas ir par tām sliktajām filmām, tā kā, kad tu gaidi to kaut kādu it's a good bad movies, kad tu gaidi, un ka, ja nestrādā, tad ir tiešām slikta sajūta. Tā kā tu ir pilnīgi ārā izsviests laiks. Šitā es atceros, skatījos, bija tā filma. Kā viņi saucās? Santa Claus Conquers the Martians ir kaut kāda vispār 50. gadu. Jā, ir veci riktīgi. Jā, un man likās, būs rēcīgi, bet bija vienkārši briesmīgi. Tā kā, nerunājot par tādām tehniskām kvalitātēm, bet bija vienkārši slikti. Es saku, labu shitfliku. Tas ir jātur godā tādas filmas. Tāpēc Ulf Bolsmanam es nolieku cepuri viņu priekšā. Viņš ir OG tajā. Neviens tā nemāk sapist kā viņš. Respektēt. Bet varbūt tur pirms tam ir laba filma, varbūt viņš kaut ko izdara. Viņš kaut ko labi ir uztaisījis. Nē, es domāju to, ka filma, viņš tā kā ir uztaisīts solīdu filmu, un Uwe Bolls tāds nepaņem citu teiku. Nē. Un viņš šitā tepēs nav. Nē, bet tā nevar būt viss normāli. Tur no trāša filmām vēl bija arī šitie Sharknado, liekas arī. Bet tas ir koncepts labs. Speciāli uztaisīts trash filmas, un tas man atkal bišķīt. Viņi ir, protams, smieklīgi. Piemēram, no tādām rīktīgi trash filmām, kas reāli rēcīgi, tas pats Birdemic. Tu redzi, ka cilvēki, tas nav kaut kāds naudas atmazgāšanas schēma vai vienkārši Hollywood tikko iegāz milzīgi piķi kaut kādā kakā, kas ir garlaicīgi. Tas ir reāli. Tie ir jaunieši, kas gribēja uztaisīt filmu. Gan jau, lai to visu dabūtu gatavu, gan iesaistīt, bez mazliet savas māmas, lai viņas tur, taisa gatavo ēst visiem uz set un tādā, ka tu redzi to kaisli, kas nāk no tiem cilvēkiem un no tās filmas. To nekad nevar novērtēt. Tas tā kā Tomijs Vaizo, viņš arī, The Room, tas nebija speciāli, bet pēc tam viņš tā kā, viss man uztver kā trash režisoru, un tad viņi pēc tam mēģināja taisīt tos trash filmus, bet tur arī, man liekas, tur nevar to inženieris panākt. Jāstāj zvaigznēm. Mums tas ir funny thing par The Room, bet tas, ka viņam trešdaļa budžeta aizgāja tajā, ka viņi bija uzlikuši milzīgi to billboardu. Jā. Un gadiem tā filma jau bez sen jau beigas tas iet. Tas ir tā kā klubam Essential aizvien mājaslapa strādā. Kurš to domāja maksā? Tas Room plakāts arī iet, kad vienkārši Tomī visu seja. Viņam ir reāli svarīgi, ka weird seja. Un vienmēr es pilsētas vienkārši 3 gadus stāv, vienkārši Tomī visu skatās. Sēd korķī vienkārši, un Tomī Vaizo tev vērā. Zinot Tomī Vaizo, es domāju, viņš apzināti varētu atstāt viņu tādu. Ja viņam ir. Viņš esot maksājis. Miljonārs. Viņš ir, tur tā lieta, par viņa vēsturi nekas nav zināms, viņš nevienam nestāsta. Viņš neviens nezina viņas celsmes valsti. Neviens nezina, kā viņš pie tās naudas ir ticis. Jā, bet kas kaut kura vieta? Viņam nav, cik es saprotu, nekur pat tā kā oficiāli dzimšanas dati nekur līkot. Neviens nezina pat vecumu viņam vai kas. Nevienu esot atklājuši, bet viņš esot ar kaut kādu legal action nobloķējis tās filmas iznākšanu. Tā kā riktīgs bija aizbraukšs uz Poliju, man liekas, arī viņa brāļus atraduši. Tā kā viņa īstais vārds esot, ka Pjotrs Viekurkievičs vai kaut kas tāds. Tur viss Pjotri ir. Tā kā, jā. Tā kā tā. Bet vispār runājot par kaut kādām tagad redzētajām filmām, es nezinu. Skaties Substance, pieņemsim, tu redzēji Substance? Neesmu redzējis. Man viss prusaks bakstelē seju un es gribu aiziet. Un es noteikti skatīšos, man vēl tikko es palaidu garām, čomi mājās Smile 2 skatījās un saka, ka esot labs. Smile 2 labs. Labāks pa pirmo un esot labu filmu. Es varētu būt pagaidījis, nezinu, pusotru stundu, lai es atnāku mājās. Man tagad grūzis, man vajadzēs vienam iet uz kīnā vai kaut ko, bet es pirmo daļu neizturēju ilgāk pa pusē, palika garlaicīgi. Smile briesmīgi filmīgi. Man viņi likās tā kā pirmkārtām rip-off šitam te It Follows. Jā, kaut kas varbūt. It Follows bija daudz smukāk un bailīgi. It Follows tāda ārcī. Jā, tas bija vienkārši tā kā trashy poplī. Visu to smaidīšanas konceptu, es neredzu, kā tas var būt bailīgi. Vienreiz kāds smaid uz tevi, otrais, trešajā reizē tāds, tas vienkārši annoying paliek. Es atceros, ka man liekas, ka Smile seansā man blakus sēdēja tās kāds... Tu biji kinoteātrī? Jā, es biju kinoteātrī ar Smile. Es neiedomājos, Patiesībā man gadījās, teiksim tā. Un bija tā, ka man sēdēja, man liekas, tas bija Smile, vai arī tas bija tajā Megan.
Arī tā bija tā. To arī es Jā, jā. Par to robotu mēģinājumu? Jā. Bija kaut kāds tās čiks, kas sēdēja blakus un sūtīja voice message filmas laikā. Jā. Bet horror seans vispār ir tādi. Viņi tādi ir. Mēs pie tās filmas viņam atgriezīsimies, bet Hereditary seansā mums ir čomiem, viņi sanāca sakauties ar blakus sēdošiem. Jo mēs esam atnākuši, es zināju, ko esmu atnācis. Nu, ne līdz galam, man arī bija pārsteigums tā filma, bet es zināju, ka es eju uz A24 filmu, līdz tas nebūtu gluži Zāģis 2. Mums bija kompānija blakus laikam, kas bija atnākusi ko tādu gaidīt, un viņi visu filmu dzer, runā skaļi pa telefonu, un mēs tur vienreiz, tā kā, tur var aizpisties, otro reizi, un trešajā reizē viņi kaut ko vēl runā skaļāk, un, uzdirž pretī, mums bija tāds ait, un filma beidzās, un visiem, protams, tā nērti jāiet pa tām trepēm ārā no kino, un man čoms arī blakus stāšos, ko, tagad aizvērsies, un džekiem tos, un beidz, tā ir tikai filma. Bet jums tā ir tikai filma, mēs reāli iztērēt naudu, lai klausītos, kā jūs tur mēģināt scary movie kaut kādu fonā komentēt. Bet tā ir parasti vai nu sīkie barā, kas nevar aizvērties, vai kaut kādi šitie jaunieši, kas domā, ka viņi gudrāki par to filmu. Jā. Tas es atceros, ka man bija tā kā viens seans, kurš galīgi bezspēcīgs jutos, bija jau Šjamalanam. Kaut kā 2015. gadā es aizmirsu kaut kādu found footage filmu viņam bija. Un pie Omas brauc? Jā, laikam, jā. Un tur bija tur bija kaut kā pilns seans kaut kādiem maziem dalbojumiem atnākuši. Un tā kā es pats viņus mēģinu apklusēt, tā kā, es tā kā aizēju kinotēta darbiniekiem. Viņi kaut ko pasaka, lūdzu, nerunājiet. Viņi tā kā bija aizveros, varbūt 2 minūtēm beigās bija, fuck it, tā kā šitā ir realitātes. Es skatīšos filmas un to fonu troksni un viss. Bet ir dažs, pieņemsim, Smailā es pieņēmu, ka šis piestāv tai filmai. Tā var būt tā, kaut kāds tā kā, ir labs filmas, ka jā, kur tu negribi, lai ir kaut kāda lohs zālē, bet Smaila, tur ok. Tāpēc es biju priecīgs kaut kādu Get Out, es, piemēram, kinokultu seansā redzēju, tad tur ir vienkārši, tur arī atnāk tāda publika, kas rēķinās, kas tas ir. Vai kaut Substance es redzēju Splendidā vispār, tas bija vispār rēcīgi, ka tur nāk tā kā cilvēki, kas ikdienā vispār neiet tādām filmām, un ka viņiem tur ir kaut kāds outrage no tā, kas tur notiek. Forum Cinemas, tev bija 2 somas. Man bija 2 somas, aizmugurē sēdēja visu filmu, izturēja, viss kārtībā bija. Normāli. Vēl kreizī, tā kā pieredze varbūt iet uz multinēm. Jo tu zini, ka tur būs bērni līdzi, un tad tas kaut kāds ļaunais varonis parādās, un tu dzirdi vienā stūrī, otrā, trešā. Tā kā man multens tuvu sirdī, tad es parasti mēģinu, ja viņi iet uz viņām uz kino un tādā garā, vai zinu, ka viņi vēl ir angliski, un tad tur blakus sīkais visu laiku prasa mammai, kas notiek. Tad no vienas puses es zinu, es biju tas sīkais. No otras puses tāds, shut the fuck up. Jā, bet esmu redzējis sīkos, kur tā kā raud pie kinoteātra, jo viņa mamma uzzina, ka tikai angliski ir filma, un tad viņa mamma izlēma, ka viņa netulkos, un tad, mēs neiet. Es nezinu, mājas, ka ir jāiet, jo tāpēc, ka multinēs, labi, tu nesaproti to tekstu, bet tur jau ir tas trips, tas viss. Mēģinu vienmēr to angļu uzspēt, bet neuzspēju, un tad man sanāca runas zābakos 2 skatīties latviski, un sorry. Čūbs, kas ierunā runas, un viņš nav gluži Antonio Banderas. Tas bija kaut kāds Gins Grāvels. Šautots Gintam, bet vai, piemēram, tas izteikti, kur ir kvalitātes atšķirība, kuras dzirdēju nevis tajā tikai voice actingā vai visā pārējā, bet tas, kā tie joki tiek pasniegti vai kaut popkultūras lietas, kas vienkārši latviski nepārtulkojās. Piemēram, esmu milzīgs turkļu fans. Man sanāca pēdējā filmā ierunāt vienu no karakteriem. Savus pirmizrādē aizgāja angļu valodā noskatījās. Tad bija vēl viens seans, kas paspēja angliski noskatīties. Un tas ar visiem čomiem, visi, kas mēs tur bijām savākušies, aizgājām kaut kādi 10 cilvēki latviski skatīties. Un ir tīpaši filmā, kur katrs otrais joks ir par popkultūras atsaucēm vai kaut ko tādu. Tas vienkārši nepārtulkojās latviski. Tas sēdēm un tāds... Fuck, es atvilku čomus, tā filma tiešām rulē, bet viņai šobrīd kaut kāda -2 balvas pa lielam nostikai dēļ tā, ka tie joki krīņši izklausās. Nē, tur ir droši vien pieaugušo nepadomā, bet es domāju, kā viņi Šreku 2, tur bija OJ atsaucis, ka tur viņš ar baltu zirgu bēga prom. Es domāju, kā tas, piemēram, tiek pārtulkots. Bet to jau pats, tas tikai pieaugušie. To vienkārši liela daļa Latvijas kā tāda viņam nepielikt. Bet tas, ko es, varbūt laikam jau tas nav finansiāli izdevīgi visu laiku laist to angļu valodas seansu un tā, jo laikam cilvēki neiet tik daudz viņam, bet vismaz pāris viņus uztaisīt būtu krūti, jo uz runas zābakos čistu, man liekas, tikai viens bija angliski un es neaizgāju, un tad pēc tam man ir jādzird. Uz pirmo vai otru?
otro. Okay. Jo es atceros, ka pirmajam vispār tas bija liels notikums. Tur ir tā problēma, ka tev ir baigi jāuzķer tas laiks, bet man jau bija kaut kāds bērnības tā, ka man vecāki teica, nē, tev jāmācās valodas, tā kā nesties tas tulkojums baigi. Man māma vienmēr teica, ka vienkārši, ka, viņi teica to, ko es šobrīd pats saku, ka vienkārši daudz te joka, nepārtulkojās un ej un skaties tās angļu versijas. Man arī tā valoda nekad nebija īsti problēma līdz to. Bet tas ir arī tulkotāja darbs. Kāds jau ir tev ekstra efortu kaut kā pārtulkot priekš Latvijas kontekstu joku arī. Tad, kad mēs sākām skatīties, tad jau vispār nebija to tulkojumu. Kaut kādam Šrekam pirmajam. Nē, es vienkārši arī atceros, ka agrāk tas bija liels notikums. Pirmais Šreks, nē, bet otrais tā bija pirmā filma, kas ir tā kā... bija bērnu rīti, tas tas Haizus stāstā Gustavo ierunāja. Bet tas bija labi ierunāts, actually. Tas tā man patika. Laikam, jā, es viņu tik sen redzēju, es atceros, ka tā bija viena no retajām multiem, kuras es jau kā bērns skatījos. Man viņa nepatika. Man ļoti nepatika. Es zinu, ka daudziem patīk. Tāpēc, ka tur, viņai ir savs šarms. Tur tāds tā kā sviests un tā filma tik all over the place, un es nesaprotu, par ko viņi pusē laika. Tur ir par melnādainu zīvi filmu. jā, tur kaut kāds medūzas, kas runā kā Rastafari. Teiksim tā, 2024. gadā tāda filma neiznāk. Noteikti. Bet tur ir angliski arī tas, ka Scorsese ir runājis. Jā, tur viņš tā Vilsmīro arī. Jā, viņi mēģināja to mafijas vibe tai filmai. Bet man patīk, kā vāģi ir ierunāts. Vāģis man patīk. Man vienkārši vāģi nenormāli patīk. Bet tev jau ir tas... Tas mans alter ego Zibens Maklīns, bet es Makvīnu baigais fanāts. Tieši Makvīna? Man tur vairākas mašīnas patīk, bet pirmos vāģis man viņi bija uz DVD, es nepašpilētu. Man liekas, šajā dienā viss dialogs no galvas zināja, kā tur visas tās pārējās mašīnas sauc. Jā, tas bija... Un tad iznāca otrā daļa, un tad man palika žēl, ka esmu vāģu fans. Tur jau ir vēl trešā? Ir vēl trešā atkal ir good, bet pirmos neviens nepārspēs. Godīgi, kā koncepts vāģi ir nenormāli trash. Tā kā tas universāls. Viņš nav pārdomāts vispār. Vispār. Tur es atceros, piemēram, viens no gēgas tiem jokiem, kad, stadionā visas mašīnas stāv uz toleti, rindā un tāds. Kā tas ko viņi dara? Ko viņi tur dara, kā viņi vispār vairojās, viņi tā kā tiek salikti kopā vai tiešām izpūtējiem kaut kas notiek, vai tu tā kā skaties to, nesaproti vispār, kāda fizikas likuma notiek tajā pasaulē. Kā rodās jauns. Es atceros, braucu pa Jūrmalas šosejām, man pretī brauc tieši Sallī vienkārši. Tā kā tas bija tāds arī. Ir viena ēstuva, kur abi divi stāv laukā, Sallī un Makvīns. Raganā, man liekas. Jā. Tas ir dope. Es nezinu, kas to izdomāja izdarīt, bet šautauts viņu. Es domāju, ka vairāk bērnu spiež saviem vecākiem ierasties uz to ēstuvi. Man kādu dienu būtu naudu, ko vienkārši pirmā lieta, es uz vienu mašīnu nopirkt, uzķūnēt pa Makvīnu, un otrs paņem to Bruņurpašņīnas būsiņu sev lielo, zelta un visu ar zaļu jumtu, un ja var iespējams vēl lielgabalu iekšā arī. Tas būtu mans snūdis šits, ko es darītu. Kāds Optimus Prime 20 metrīgi dārzā ielikt. Esmu skatījies video, piemēram, par Guillermo del Toro mājas ekskursiju. Iesaku noskatīties. Viņš ir visa māja, viņam ir Lovecraftian stilā, viss ir no ozola koka. Tā kā vienmēr, kā parasti viņam filmās, ir tās gotiskās pils, viņš tādā dzīvo. Un tur viņam ir atsevišķas istabas, kurā viņš, piemēram, ir tikai no vecajām kaut kādām šitajām Universal filmām, kaut kādas maskas no kaut kādiem vilkaču filmām, tur bezmazāja ordinālā Drakulas, tur bezmazāja zobu nospiedumi reāli, kaut kādā tur stiklas tā. Šobrīd pārspīlē, bet viņam burtiski kolekcionāra istaba, kur viņš to filmu nūģu lietas. Tieši propus, jā, propus visādi sabāzes iekšā, Savīnī, speciāli no viņa pircis un tā. Es kaut kādā čiks skatījos, un es teicu, es tādā gribētu dzīvot, viņiem tāds, kāpēc, lai gribētu dzīvot, mājā, kur ir galva kaut kāda stāv. Kaut kāda vienkārši pilna istaba, kādiem kropļiem, vampīriem pie sienas. Kur ir kaut kāda Bela Lugosīša, tā te vaska figūra stāv. Jā, bet man, es vienmēr sauku čoms ciemos, un tāds Frankenstein. Jā. Par ko mēs pārunājam vēl? Mums kaut kas jārunā. No tādām recent baigi neesmu. Bija kaut kādā, es nezinu, tonās vai cistā minēja, ka tev Ed and Eddie Big Picture Show. Liekas ļoti krūts.
Reti, kurš Es viņu redzējis. piemēram nezināju, ka tāda ir. Tas ir nobeigums patiesībā visām sezonām, un tas ir nenormāli labs nobeigums. Tā ir vispār viena no visu laiku mīļākajām multinēm bieži vien problēma, ka vai viņas nebeidzās īsti, vai viņas tiek cancelotas, un tad vispār tas beidzās kaut kur vidū storijiem. Un tur ne tikai viss tika nodarīts līdz galam, bet tie džeki ielika rīktīgi sirdi līdz tam, ka pagājuši gadi, kad tā filma multins beigušās, un viņi dabūja gatavu to filmu, un tā filma reāli cherry on the top. Viņi tikai šodien noskatījās? Nu, jā. Es vienkārši nezināju, ka viņiem man bija tā interesanti, ka es tā kā nebija cik gadus kopš bērnības skatījos Ed, Eddie, un es pēkšņi vienkārši atceries visu to Ralfu, to Džeku ar to Dēlītu. Tas Eddie brālis beidzot parādās. Jā, leģendāra figūra visu multinu, tad beigās viņa parāda, un tas ir viens no tā kā lūsēns, kas ir noslēgts. Nu, vēl no pēdējiem, kas ir skatīts, tas bija uz Transformers to One, kas tagad ir. Arī angliski bija? Jā. Es neesmu lielākais Transformer fans, protams, man patīk Giant Robots un viss tas. Man patika pirmā filma. Es nekad neesmu skatījies vecās multens. Es neuzķeru vaibu, laikam bija ok. Visur recenzijas bija, ka tur labākā multena šogad es skatījos. Es nevaru, tā pasaule liekas tik plastmasīga, tīpaši ar 3D grafikām, ka man nekad nevienā brīdī nav sajūta, ka tas, ko es redzu, ir īsts pēc datorspēles izskatās. Es māks neviens Transformers neesmu redzējis. Pirmie Michael Bay somehow ir... Man, protams, ir rozā brīlis, jo man tad bija 12 gadi, un tur ir Megan Fox un Muscle Car un Linkin Park soundtrackā, un tāpēc viņam sirdī tuvu. Bet, Bayam nav daudz labi, arī watchable films, tā ir viena no tām. Viņa jau arī mīmos ir pārtaisīt tās beigas tieši ar to otrā dāmu. Ne par velti, tā ir ikoniska filma savā ziņā. Spēcefekti. Viena no labākajām līdz šai dienai. Karību jūras pirāti otrajā, un tā man ir divas lietas, ko es uzreiz nosauku. Viņus reāli drāž ārā mūsdienu filmas ar CGI. Tās ir 7. un 6. gads. Tas liekas crazy. Bet tur malači izdarīja. Tas ir interesanti redzēt, ka 7. gadā Transformeri izskatījās labāk nekā 2000 kaut kādā tur. Kad pēdējie tikko bija. Es nesaprotu, kas notika, jo es ar 2 gadu starpību iznācu tā otrā daļa, un man bija kaut kādi, 10, 11 gadi, kas to otro daļu skatījos, domāju, šitā ir izkasta. Tā kā viņi bija riktīgi garlaicīgi, es gaidīju, ka viņi beigsies, un pēc tam ar katru vienkārši sāk kristies, un tā kā kaut kāda 5. tā jau bija parodija, ka tur bija kaut kāda nacija roboti, Anthony's Hopkins, vienkārši, ka kaut kāda sieviete, supermodeli, kurai kaut 24 gadu, viņai ir 3 doktora grādi, un jau viss pārējais. Jā, tā viena daļa, kur Marks Wahlbergs bija zinātnieks. Viņš var visu kaut ko notēlot, bet kad viņš mēģina izlikties, ka viņš zina tur kaut kāds... Viņš ir no Bostonas. Viņš tā ir robots. Es esmu redzējis Marky Mark fitness video. Marky Mark, jā. Tur viņš ir vēl reperis, viņš pārkačājies, tad ar smuku bēbu pamostās tāds... Jā, tu arī šitāds var būt, ja skatīsies man filmu. Riktīgi lecīgs tāds. Un tad ir fast forward, pēkšņi viņš ir kodos tedos, un man patīk Marks Wahlbergs. Viņam ir harizma, un viņš izklausās. Tedā viņš jau derēja visu. Turbūt tu araganto personību paņēma priekš Boogie Night. Jā, tas ir labs. Departedā viņš ir labs. Skorsēs. Maz gan viņš tur ir, bet viņš ir dope aktieris. Other guys arī forši. Jā, bet redzēt, kā viņš mēģina izlikties, ka viņš māca robotus taisīt. Bet kurš izdomāja viņam tādu lomu? Tas nevar būt nopietni. Tas ir Michaels Bays. Vislabākā filma viņam ir Ambulants. Tur bija vienkārši, viņš bija atradzis kaut kā 20-gadīgu džeku, kurš ar droniem baigi labi māk ņemties. Viņam vienkārši, šitas ir visais kādus vienkārši, viņš tā kā tik ļoti pārbaudas tos dronu. Viņš vēl tikko bija Tenet noklausījies. Šitas labs soundtracks vienkārši paņem šlūpā. Viņš vienkārši visu laiku liek pār. Tā ir nesen filma, kur ir 2 brāļi, Džeks Gyllenhaals un kaut kāds tumšādānais Džeks. Un, ja kāds paprasa, kā jūs esat brāļi, viņam tā kā, kas tur asists? Tas kāds pēc laba koncepta. Man no Bay filmām man patika tā, kur bija The Rocks, Wahlbergs un Pain and Gain. Jā, tā ir ironiski. Jā, tur var redzēt, ka viņš tā kā saprot to savu joku, bet reizē viņš man ir uztaisījis tā kā to, ko Uwe Bolls nodarīja cilvēkiem, kas ir Far Cry fani, to man Michaels Bays nodarīja kā Ninja Turtles fanam, jo tās filmas bija... Viņš bija producents, man liekas. Jā, bet tur viņa pirkstus varēja just visur. Ne tikai pirkstus. Jā. Tie bija fucking neglīti Ninja Turtles. Es atceros, ka es uz otro daļu man bija jāiet ar čiks uz randiņu. Es nopirku biļetes un sameloju, ka man ir slikti vai kaut kas. Un aizgāju uz otriem Ninja Turtles viens pats.
Un es sēžu, un man tāds, oh my god, šis ir tas, es esmu superfans, bet šoreiz aizgāju pa tālu, man vajadzēja reāli iet uz to fucking randiņu. Tā kā tur viss nesagāja. Es tiku vienkārši noskatīties to otro filmu. Jā, tā kā Maikls Bejs reāli, viņš man nav mīļākais. Viņš ir tā kā pretējais Uwe Bollam, jo viņi dara kaut ko līdzīgu, bet nezinu, kāpēc vienam visu laiku ripo miljonu iekšā, bet viņš taisa tos bezsirdīgos sliktās filmas. Tos kaut kādas AI taisītos. Tā kā... Viņš kaut ko konvencionāli tur panāk, jo es zinu, ka ir cilvēki, kuriem Pearl Harbor arī liekas labāk. Latviešiem Rīgas sarga. Jā. Es atceros, Rīgas sarga arī bija viss tas hypes, ka šitā ir tā filma. Un tad es sagaidīju, skaties, tas šitā galīgi nav tā filma. Bet viņi tu viņu bērnībā skaties, jau tikai, ka tagad kaut kas... Es biju tīnis, tagad... Ja tu biji tīnis, tad jau skaidrs. Jā, tīpaši es biju tāds edgelord tīnis, kurš jau filmas sācis normāli patērēt. Tad nē. Tad, man es vienīgā rēcīgā, tā kā daļa bija, kur tur bija kaut kāds kautiņš. Jā, te pieaubīja. Jā, tur pieaubīja, un man bija tāds, wow, viņi to dara, viņi tiešām to dara. Props, jā, par to respektu. Pārējā daļā beigās borings. Es atceros tikai to, ka visi bērni ļoti smējās, tad, kad Arturs Krasniņš runāja no tā torņa kaut ko ar tiem vāciešiem pa telefonu, kaut ko tur. Duāšloh. Jā. Arturs Krasniņš manā galvā vienmēr būs Zibens McQueens, jā. Viņš bija tas, kurš bija Latvijas ierunājis? Nē, viņš nerunāja. Nē, viņš ierunāja McQueen. Es varu derēt šobrīd. Un es zinu, kad Liepiņš ierunāja šo te metriņu. Tas bija labi. Mājas, ka viņi ienāk kaut kāds čoks, kurš bija, mājas, ka silakaktiņš vispār kaut kāds. Zinu, Gundars Aboliņš bija Šreks. Tas bija ikonisks. Tas bija labs Šreks. Bet tas liekas tik... Kurš bija Ezelīts arī pie Arturs Krasniņš bija Ezelīts. Edijs Mērfijs, Arturs Krasniņš. Tas sitiens, diemžēl, laikam nav mums tāds... Kādam, kuram ir DVD mājās. Jā, man vispār ir DVD. Jā, daudz. Jā, man viņš vairs nav par rokai, bet es tā kā esmu gatavs šito padarēt. Okay. Owens Wilsons bija oriģinālais McQueens un Krasniņš ir otrais. Owenam Wilsonam riktīgi depresijas bijis tajā laikā. Nevar just. Es nejūtu. Viņš ir labs McQueens. Šāds Owenam Wilsonam. Bet tas redemption arks, jo tieši nesen, kaut kā mēs abi divi nesen vispār Vāģis noskatījāmies. Es bērnībā, es tā kā zināju, kas tas ir stāsts, bet tagad kā pieaugušais, kad es domāju, viņš bija tāds pīms, tā kā, McQueens? Jā, no sākuma. Jā. Ka viņš te, labi saprot, tie sponsori varbūt tādi bija viņa trāšī, bet viņš bija tā kā tik nejauši. Jā, viņš bija lielam tāds krāna gabals bišķīt, bet tas filmu re, ka viņš palika pilns ar humble down un beigās padarīja radiātoru miestiņu par labu vietu. Mēs varam mācīties, ka katram no mums ir vienkārši viena iela jāuztais, un tad mēs esam humble. Jā, vai vismaz jāvinē kaut kāds NASCAR brauciens. Es kaut kā domāju, ka Latvijā, ja kaut kāda mazpilsēta, viņš pēkšņi pārtiesība tāda krūta vieta, man liekas, tiem, kas ir tajā mazpilsētā, viņiem tas nepatikt pārsvarā. Viņiem būtu tā kā, man patīk, ka nekas nenotiek. Pēkšņi vienkārši viss sāk braukt. Nebūtu tāds salīs, es domāju. Katrā mazpilsētā. Katrā ir viens salīs ar to trampstamp, kas viņiem bija vēl. Bet viņi jau tur bija tāda baigi progresīvā dāma, tā salīs. Latvijas salījām kaut kāds jūrnieks droši vien ir. Tā kā, kad labāk nekuļīja viņi, kamēr viņš prom. Jā, Porsche atrast, bet ir jau atrast tos. Kas vispār būtu viss mazpilsētu cilvēku Latvijā pa mašīnām? Es zinu, ka man viena vieta, kur man pāris reizes sanāca braukt cauri, es ceru, ka šī vieta tagad neuztars to kā baigot dīsu, bet es man braucu cauri un redzu, kā te var dzīvot nākotne. Ir tāda vieta. Tas kaut kāds kolhozs bijušais. Laikam, bet tur vienkārši divas blokmājas, vienkārši lauka vidū, un visas reizes braucu cauri, bija tāds Silent Hill vibes, ka tā kā bija vēl kaut miglu un lietas. Brauc cauri un tāds, wow, tā kā suicide rates, gan jau braucu tur rūfā. Ļoti prāvietisks nosaukums. Ja man būtu jāizvēlas savi tie radiator springs, ko pārvērst, tad nākotnē būtu reāla vieta, kur es varētu izpausties, tiešām uztaisīt futuristic Latvijas. Kad debes skrāpj nākotnē.
Jā, bet jā, labi, ja Silent Hill, tad mēs varam pārvirzīties uz Es šausmu filmām. Cannibal Holocaust nesen. Tas reiz Cannibal Holocaust. Jā, kā sīkais. Jā, mēs nokačājām. Toreiz bija kaut kādi 10 most disturbing band filmu. Es tieši šo gribēju prasīt. Jā, mēs skatījāmies Itchy the Killer, mēs skatījāmies to, bija vēl Irreversible, mēs skatījāmies, kas mums kaut kādos 12 gados tas bija bijis pa daudz. Serbiem filmu arī esmu redzējis. Serbiem filmam ir great soundtracks. Playlistē. Arī Cannibal Holocaust labs sākumā ir. Es neatceros tur vispār tā kā soundtracku, bet Serbiem filmas no šokējošajām šitām filmām. Esam arī daudz viņas skatījās, bet tās, kas ir riktīgais, tur torture porns aiziet, tās man nepatīk. Bet tā, kas man riktīgi krūta likās, ir tāda sēdnes. Es pat nezinu. Man liekas, indonēziešu filma pirms 2 gadiem iznāca. Kurš viņu ir par to, ka tas ir tā kā zombiju filma, bet šoreiz tas vīrus darbojas nevis tā, ka tu šitāds paliec, bet tu vienkārši fiziski. Nē, tev vienkārši paliek melns acis un tā kā asaras, un tu izskaties creepy. Un visu to, tu māki fiziski skriet, tu vari šaut, māki izmantot mašīnas, un tas, ko tie cilvēki dara, kāds vīrus darbojas, ka vienkārši uz slimākās fantāzijas un dzīvnieciskos instinktus vienkārši uz visiem garām gājiem sāk izmantot. Tur ir visa veida fucked up lietas, kas var šausminē būt, ir tur iekšā. Tā kā nobody's safe. Tur ne mazi bērni, ne sievietes, ne... Teiksim tā, esmu pirmo reizi redzēju filmu, kur ir notiek sexual assault acis caurumā. Bet tā filma ir ļoti labi uztaisīta. Tā kā viņi ir reāli disturbing. Tā kā ja būtu aizliegts līdz 18 gadiem filmu, kur vajag likt, tā būtu tā manās acīs. Bet viņi reāli ir tāds, spriedzes mūvijas, kā Džeks mēģina tikt cauri visam tam sūdam no pilsētas punkta A līdz pilsētas punktam B, lai savu čīks satikt un visam tam sviestam, ka viņi tur iet cauri. To es rekomendēju, bet jā, Cannibal Holocaust. Viņa tāda diezgan jauka salīdzinot šajā žanrā. Jā, viņai jau lielā tā kontroversija bija par to, ka visi domā, ka tā ir īsti. Bet viņi arī pasniedz to, viņi centās panākt to, lai tā kā... tā domāt. Jā, jo pirmkārt tur pašās beigās titros ir rakstīts nevis cast, bet appearing. Ka te bija. Un arī tas, ka viņi bija sarunājuši arī ar tiem aktieriem, lai viņi tā kā ar mēdījiem nesarunājas vispār. Vienkārši tā kā, tad, kad iznāk filma, tad no jūs tā kā neeksistējat vispār. Un tur pat filma beidzas ar to, ka viņi atsaucas uz, bieži vien dokumentālajās filmās beigās ir tāds, epilogs, kas bija ar to, kas ar to notika. Tur arī kaut kāds tāds teksts ir. Bet principā es biju pārsteigts, jo es visu bērnību un tīņu gadus es viņu tā arī nepaskatījos toreiz kaut kā, un es dzirdēju, Cannibal Holocaust, bet principā tas tāds vienkārši kaut kāds tas ir tāds komentārs par tādiem fake dokumentālo filmu veidotājiem, kas ir lohi un tā kā izmanto kaut kāds... Ļoti pieredzināts mūsdienu. Jā. Un ja gribās slimu figņu, tad Man Behind the Sun ir crazy, kas arī uz īstām, tas tiešām ir uz īstām notikumiem, kad otrā pasaules kara laikā Japāņiem bija saviem pašiem savas tā kā nometnes, bet viņi izmanto viņas eksperimentiem. Visi filmi vienkārši tas skaties, man nāca Jesus, tā kā, tiešām pēc tāda filma, kad noskaties pēc tam dušā gribās iet. Es nevarētu teikt, ka es varētu rekomendēt kaut ko tādu, bet tiešām Cannibal Holocaust būtu tajā 10 skaliņā, viņš var būt 2-3 maksimum. Ar viņu var sākt mierīgi, ja tu gribi. Jā, tas entry level disturbing horror filmas, tā kā. Jo viņas mērķis īsti pat nav, tā kā, viņš ir tajā laikā noteikti bija šokēt, bet tagad tas ir tiešām kaut kāds social commentary filma, principā. Dažreiz man cilvēki, tas tīpaši tur kaut kādu čīks runā par filmām, prasa, kas tev liekas šausmīgi, tad Sinister 2, crazy. Man tāds, all right. Conjuring, briesmīgākā filma ever. Smile. Jā. Pirmais smile. Pirmais smile, crazy. Jā, tā kā. Varbūt tā runāšana to filmu laikā tā kā tāds aizsarga mehānisms. Es domāju, jā. Skaidrs. Ne, man patīk arī gudri dirst par filmām, bet man patīk to parasti darīt ar čomiem un sēžot istabā, un tagad es saprotu, ka tā filma man nekādu vai lielāku entertainment nedod, kā to par viņu smieties, teiksim. Tu vidū saproti, kā šitā ir pa lielu, un tad tu vari sākt raustot viņu. Bet kinoteātrī, shut the fuck up, reāli.
Jā, tur varbūt jūs varētu sākt kaut kādu kampaņu. Jo Alamo Drafthouse ir tas, ka pirms filmām tur Michael Madsen, piemēram, rāda to ainu no Reservoir Dogs. Un if you talk during the movie, you might find yourself stuck in the middle with me. Ir jau šitie. Piemēram, tagad Sonic 3. filmē būs šitāda lieta. Ninja Turtles arī bija šitāds mazais traileris. Ir filmas, kas tagad bija Beetlejuice'am arī. Jā, tas bija ļoti nice, jo tas tā kā strādāja. Ja man bija, tā kā es jau minēju epizodē, ka es gāju Beetlejuice, un es redzu pie kases, ka tur bija pilns jauniešiem. Man tā kā jebāli būtu, es vienkārši pagaidīju mājās šito. Un es tā kā jau veicu to seansu, domāju, man būs jāiet šitiem sīkiem skaidroties. Un parāda pirms filmas tā sūdu, un reāli klusums. Man tā filma ir skaļa, bet tā kā reāli, man pateica klusēt, labi, es klusēšu. Tā kā dažkārt tas ir tik vienkārši. Ja Forum Cinemas, vismaz es nezinu, kā citur baigi, nē, labi, Bizē vēl, bet, tur kā, kurš runā Bizē? Jā, bet, nē, man arī ir pagadījušies kaut kādi, bet, tur tajā zālē. Es vienreiz Bizē, kad es viens pats biju seansā, es tā kā runāju. Es tā kā kašiks, es komentēju filmu, es biju viens pats. Es biju uz Michael Gunn, Suicide Squad, jo bija Covid laiks. Kad viņš Covid laikā bija kaut kādi mazie pāris momenti, kad tu varēji iet kaut ko darīt. Un es aizgāju uz pirmo reizi viens pats sēdēju kinotētē. Kurā kinotētē? Forum viens pats. Diezgan liela zāle. Es aizgāju darba dienas vidus kaut kādā 2-3 dienā. Tā jau neviens baigi neiet uz kino. Pēc tam viņi vienkārši beidz taisīt seansu. Bija tas Covid prikals, kad katru otrais solis nedara, tad vēl vajadzēja potu, lai tik tiekšana. Tur statistiski diezgan daudz atkrīt. Jā. Tad es vienkārši tā kā Kings sēdēju būtiski šitā tā kā izgulēs pa 2 krēsliem. Ienes kaut kādu savu ēdienu iekšā. Man bija sajūta, ka esmu kaut kādā savā istabā, principā. Bet tas ir jauki no viņa puses, ka viņi tā kā ļauj. Es dzirdēju, ka agrāk kaut kāda vecajā Latvijas kinoteātrī, ka viņi gāja norietā, bija tā kā, jūs kopumā esat 3 cilvēki atnākuši, mēs netaisīsim seansu, mēs netērēsim naudu. Man uzreiz būtu kaut kādā veidā bijuši salauztas sirds, jo es uz Forum Cinemas eju, tā kā, es atceros, ka bija burtiski pirmajā nedēļā, kad viņš atvērās vēl pēc Peter Pan filmu. Un no tā brīža esmu tā kā, hell yeah. Man bija kādreiz tās programmiņas Forum Cinemas, man bija kolekcija. Man ir kaut kāds 3 kastes mājās. Man bija 5 gadi pēc kārtas. Es katru nedēļu, pat tad, kad es netiku uz turieni, es aizsūtīju kaut kādu māmu vai omu un paņem tās redzēs. Jā, viņiem parasti viņas. Tu ej garām kādam Oregonu. Viņi nervsenos bija, man liekas. Bet tagad es arī saprotu, ka būtu dažiem papīra vēstis, visiem ir daudz telefonā fiksā paskatīties. Bet arī grūtāk, jo agrāk bija tā, ka ir šitā filma, šitā ir pirmās zāles filma, šitā ir otrās zāles filma, tagad viņi baigi mētā pa zālēm tos seansus. Bet viņas bija, tagad tu vairs nevar vienkārši paņemt kaut kādu lietu, paskatīties, toreiz tajā nedēļā bija širāds filmas. Tas baigi forši, man liekas, tīri. Bet es vēl tām programmiņām, man liekas, laika posms 2005 vai 2004 līdz kaut kāds, es pat teiktu, visi 2014, 15, nezinu, kad beidziet. Līdz to es rīktīgi labi zinu timestampus, kuras filmas iznāca kaut kāds fucking romantiskās komēdijas ar aštuoniem kačeriem. Un tāds, tas ir todāls. Un tagad tas ir vienkārši izplūdes pilnībā. Jā, es godīgi, es arī tagad tik ļoti filmām nesakoju līdzi. Varbūt pa daudz jau visu par to čīkt, man liekas, pēc Covid ir bišķīt kaut kā treši ar to kino industriju, jo viss ir sequel vai Marvel filmas. Un es zinu to, ka pirmkārt, ja kaut kas riktīgi labs būs, es par to uzzināšu tāpat, ļoti ātri. Un traileri un viss pārējais lec jau Instagram ārā un tā. Kādreiz es pirku speciāli kaut kādu Total filmu un šitos Empire žurnālus, speciāli, lai zinātu, kad kaut kam ir jānāk ārā, jo es pat nebija, man liekas, pat IMDb bija, bet es kā sīkais nemācēju, es zinu, tādas lietas izmantot baigi. Tagad, tas viss ir baigi atvieglots. Un tagad ļoti daudz, kas ir seriāls sanāk skatīties vēl tieši uz streaming servisiem visādiem. Jā. To kinotēks. Tur arī viss. Pingvīnam šautauts, tie, kas nav redzējuši, skatīties. Es šogad, tas varētu būt mans, filma tā nav, tas ir seriāls, bet tas varētu būt mans mīļākais tā kā film experience. Tīri tā, kas arī esmu baigais, ne baigais, bet man fanāts gan jau tagad kāds skatīsies, būs tāds, visu vēsturi, es nezinu, visu vēsturi sadzīšos, bet es viņam komikus esmu lasījis un es beidzot redzēju Gotham tādu, kādu es viņu esmu gribējis redzēt. Un
tik daudz karakteri, kas, teiksim, citās filmās baigi neparādās. Pingvīns nav viņa populārākais vilni baigi. Bija Denis DeVito tajā. Nu jā, vienā Pētam filmā. versijā. Visi vienmēr pumpē reāli. Katrā filmā mēģina iebāzt Jokeru. Jā, man jau tā kā Joker films jau bišķi devai pietiks jau. Mums jau ir Uztaisīt ar Riddleru. Es domāju, ka tagad Tods Phillips bija jau parūpējās. Bija viņš kaut kad. James Carreys ir noskaties. Okay. Šitas ir labākā daļa, ka tā filma vaiba ziņā ir pa lielam 7, tikai 13 gadu ierobežojumi. Jā, tas ir serial killer movies pa lielam. Un tur arī tāds normāls misterija, ka, nu jā, it's cool. Okay. Daudz coolāk nekā Batman filma varētu possibly būt. Jā, bet tā pēdējā Pattinsona Batman filma viņai bija tas, ka viņa fucking 3 stundas. Man tā kā, es atceros, ka viņa arī bija tieši pēc Covid kaut kad iznāca, un es tā kā skatos, un tur notiek kaut kāds car chase. Man liekas, ok, šitā ir tā kulminācijas action line. Un tad tā viņa beidzās, un es saprotu, nē, bet tā filma tikai pusē. Jā, es nesen arī rīvačoju, un es izteiktāk jūtu to 3 stundu lietu. Manuprāt, viņi arī tajās 3 stundās daudz ko iebāz iekšā, un kā viņiem savā ziņā vajag tā kā restartēt, šis būs tas jaunais settings. Ja tu gribi tur paspēt iebāzt Pingvīnu, Riddleru, Catwoman, pašu Batmanu un normāli parādīt, nu tad viņai ir iemesls tās 3 stundas iet, bet jā, varu just, kad pēdējās 40 minūtes jau sāc tā kā telefonu čekot. Bet man liekas, tas jau mūsu TikTok brains jau ir notrūlināts. Kinoteātrus, jā, telefoni. Tā kā, ka šitas ir mans tā kā... Nu, pauzi, jo es ikdienā diezgan daudz telefonā sēžu, un šitā ir man vieta, kuras var... Megalopolis man vajadzēja apskatīties pāris reizes. Tur es tā kā, jā, man bija princips, ka es baigi nevelku telefonā, bet tur es tā kā Rudolfam, nu cik ir... Jūs jau paspējāt redzēt. Jā. Es kaut kad saņemšos, tur man liekas... Nu, mājās tas būs grūti. Tāpēc mēs gājām kinoteātrī. Mums bija pēdējā iespēja. Mēs sapratām, nu, ja mēs tagad nenoskatīsimies, tad mājās. Palaidu vispār tādu ziņu garām, ka viņi pat kino iet. Pirms pāris dienām visāds recenzijas sāka dropot. Man tāds, ko Polas filma jauna, un es vispār neko nebiju dzirdējis pa viņu. Filma, kuras parasti es ar kaunējos vilkt to telefonu ārā, sakoju zobus un eju cauri. Bet filma, kurā reāli man nācās vilkt to telefonu laukā, bija Oppenheimers. Man ir kauns to atzīt, bet man bija tāds bors tā filma. Nereāls. Bet Barbie? Noskaties līdz pusē. Okay. Reāli man nepatika. To es skatījos pēc tam kačā tās versijas, taču drīkst teikt, laikam. Latvijā vēl neviens neteikt. Tu vari pateikt, ka tu no drauga paņēma to filmu. Jā. Varbūt viņi vienkārši Netflixā offline DVD apmainās. Bet nē, man, nu tā kā, es nezināju, ka tā filma ies uz to, ka viņi pēkšņi tiks transportēts īsto pasauli. Nu, tas ir tā kā B-movie kaut kādā ziņā. Jā, bet es skatījos uz to kā, nu, es gāju, kā darbosies tas Barbijas universs. Un tad, kad es ieraucu, ka notiek šitais bruņinieks tiek atsūtīts mūsdienās. Kā viņš reaģēs uz telefonu? Visi joki iet uz šito, un tur vēl kāds Vils Farels ir vilenam un tāds, nē. Es arī biju vīlies tajā kaut kādā savienojumā īsto pasauli, tāpēc, ka arī tur bija kaut kāda tā māte ar meitu, ko viņi tur braukāja apkārt. Šausmīgi. Tur beigās bija kaut kāds monologs, what is a woman? Nu tas bija vispār. Tas sociālais, social commentary. Man vienkārši jāvēr zaibāla politikas filmās. Jo reāli lielāko daļu cilvēki interesē tieši tā pasaule. Kā viņi tiks galā ar to pasauli? Es kā arī Jūras pirātos pēkšņi, tad nezinu, filmas vidū vienkārši Johnny's Depps sāk čīkstēt par, nezinu, cilvēku tiesībām vai dabas katastrofām vai kaut ko tādu. Tās dūdi, tev 8 kājas. Šobrīd tev jādīv ar to, un es ar to gribu redzēt. Es domāju, pirāti ir pēdējie, kas par to uztrauktos. Nē, jā, ķipa kaut ko runā, ka būs Margot Robbijas versija, bet tas cits tās, bet runājot par Barbie ekranizāciju, es dzirdēju, ka, nu, droši vien vairs nebūs, bet kādu laiku Dwayne Johnsons esot gribējis taisīt Johnny Bravo movie. Tas būtu forši. Nu, tā kā man nepatika Barbie, tad Johnny's Bravo multeni cool, jā, bet es nezinu, kas tur ir tāds, ko var izspēst uz to pusotru stundu stāstu. Nu, tur kaut ko varētu. Johnny's Bravo, viņš jau būtībā, viņš ir tā kā, nu, ja tu tagad tā paskaties, viņš ir, nav... Tagad viņš, man liekas, daudz rēcīgāks. Jā, kā toreiz. Tur mītu vērā Johnny Bravo ielikt. Tas man liekas, varētu pat rēcīgs koncepts. Man ir interesantākais, ko es gribētu vienkārši redzēt, kas būtu tas aktieris, kur izvēlētos ar to Pritchenu, lai viņš... Kā viņi izskatītos tā kā live action filmā? Tas ir tas, ko es gribētu redzēt. Tas ir viss, ar to man beidzās arī interesanti. Powerpuff Girls. Tas agrāk bija domāts tā kā
pieaugušo seriāls. Viņam bija oriģinālais nosaukums Whoop-Ass Girls. Yeah, to var just. Mēs tam Powerpuff Girls ar homiju vienu pirms pāris dienām gājām cauri vecajām epizodēm. Kā jūs vispār tagad skatīties? Ļoti labi. Viņi ļoti rēcīgi komēdija taimings tur ir nereāli labs. Un tie koncepti, ko viņi tur paņem, dažas sērijas ir tiešām arī creepy. Vispār es Courage the Cowardly Dog atcerās. Bet Powerpuff Girls ir up there arī. Un tā ir vienīgā Cartoon Network multene, kurā esmu redzējis asinis un vēl pie tam intro. Tur ir spots, kur tam himtam, čūkam, tam vēža rokām. Viņam izspēr zobu no mutes. Un es jau kā sīks skatījos un tāds, tas ir asins bērnu multene. Tā bija tik pretīga sērija. Viņš ir vairākās. Mēs tieši speciāli skatījāmies vairākas viņa sērijas, un viņas tiešām ir bailīgas. Man godīgi sakot, bija šarmuļi parāda tikko. Jo es atceros to. Bet tur arī viss tas duo Mayor ar to viņas sekretāru ļoti, tā teikt, erotizēts. Tur ir daudz seksuāli innuendos. Un vēl viena multene arī, kas bija domāta sākumā, ka priekš pieaugušiem, bet beigās no adults filmu viņi fiksi pārtvēra Cartoon Networks un pa lielam bišķi nocenzēja. Tas ir regular shows. Tas man ļoti patīk. Nesat skatījušies? Mēs laikam Dexter laboratoriju vēl. Tas ir bomba. Foster, tas jau bija bišķi vēlāk, bet jā. Jā, Samurai Jackson Fosters bija bišķi later. Bet mums laikam ir bijuši gada atšķirība. Es atceros, ka man izteikti bija Ed, Eddie, Dexters un Powerpuff Girls. Man ļoti patika Ed, Eddie. Ed, Eddie bija tā kā multene. Pārējās varēja arī neskatīties, ja kāds, pieņemsim, kādam pēkšņi vajag televizoru, bet ja kādam vajag televizoru un iet Ed, Eddie, tur kaut kāds, nezinu, panorāma vai kaut kas. Pēdējā ar fully roku zīmētā multene Cartoon Networkā. Viņi ir, jā? Yep. Sanāk tā. Un pirms tam tas Džeks taisīja ļoti creepy multenes. Viņš tā kā tam ordināli pat tam logo, kas beigās parādās viņa studijai pēc titriem, viņai ordinālā bildē ir arī krāns ar olām, speciāli izcenzēt Cartoon Networkam. Viņš tad riktīgi gaļīgs Beavis Butthead tipu multenes taisīja. Kā viņi sauc, tu nesies? Čoku sauc kaut kāds Fenelucci. Jā, viņam bija Vitāls kaut kāds. Jā, bet tās multenes es neatceros, bet viņas YouTube var atrast. Viņas ir tāds trashy, gorī, tāds multenu teorijām patīk ideja, ka visas Pixar filmas notiek vienā universā, citā timelēnā. Wall-E ir kaut kur, zin kā, viss sākumā ir Toy Story vai kaut kas tāds. Lēnā garā tas aiziet līdz kādām dabas katastrofām, kas ir Wall-E. Un tad nākotnē jau roboti pārņēmuši pasauli, un tas ir The Cars universe. Un visās tajās filmās vēl pie tam ir viena mašīna, kas parādās tā kā kādā mazā ainā. Tas ir viena no lietām, ko Pixars dara. Viņam tie easter egg arī Monsters Inc. Kur ir Monsters Inc? Neatceros, bet viņi bija uzlikuši tā kā timeline, kur pat ir Incredibles arī. Incredibles bija kind of vintage, man liekas, domāt. Jā, man liekas, te bija kaut kādi 70s domāt, 60s kaut kas tāds pēc estētikas. Monsters Inc. bija Pixars? Jā. Okay. Bet viņš bija ar DreamWorks? Nē? Tas ir 100%. DreamWorks bija vairāk meta. Man liekas, ka tagad vienkārši es kā pieaugušo acīm uz Šreku un Haizivs tās tur būtu vairāk novērtēt. Šreks bija Cannes kinofestivālā. Viņi bija pirmais un otrais Šreks cīnījās par zelta palmu zaru. Es domāju, ļoti pamatot. Ļoti reāli. Otrais Šreks. Hell yeah. Pirmais arī, trešais. Trešo metam laukā. Ceturtais arī? Ceturtais arī cool. Bet nē, man tieši trešais. Man ceturtais mazāk. Es ceturto, man liekas, vienreiz es redzēju, tā kā viss. Es atceros, trešais Šreks man bija tā kā pirmā vilšanās kā bērnam, kas tā kā, ka man bija tā reāli anticipated filma, un es reāli gaidīju, un tā kā beidzot šitā dienu, es to skatos, tā kā, bet kaut kas te nav. Tā kā reāli. Es tā kā bērns to tik viegli nevar izskaidrot. Bet tajā gadā iznāca Ratatouille ar Remiju un Žurkam tas bija. Tas ir dīvains moments, kad tu bērnībā skaties kaut ko, kas tev liekas, ka šitam jābūt cool, bet tu jau sāc saprast, ka tu kā sīkais. Man tā Resident Evil filmām bija. Es gan esmu visas viņas redzējis, jo tas arī viens no šitflikiem, ko ir jāizskatīties. Pirmā pat nav tik sūdīga, bet es jau tā vecumā. Man ceturtā godīgi patika. Bet tas bija vibes, es nezinu, mēs jutāmies krūti arī. Tā kā mums bija kaut kādi 12, 13, kad viņi iznāca Afterlife, viņi laikam saucās. Tas bija tūkstnesī viņi bija? Nē, pēc tūkstneša bija tā, kur bija Prison Break Jacks arī. Jā, tā ir, man liekas, viena no sliktākajām. Jā, bet mums kā bērniem, tā kā tas bija, viņi bija 3D, mūs ielaid iekšā zālē. Tā kā tas tur bija, es domāju, tas saviņojums jau ņēma, un tad vienkārši kaut kā tādā eiforijā skaties un neredz, ka tas ir sūds. Tagad es negribētu viņu skatīties, man liekas. Nē, es kaut kad
taisīju arī maratonu, un uz beigām ļoti smagi paliek. Jo tur tiešām kaut kāda šizofrēniska. Vispār man tas Paul Andersons. Viņš arī ir Pauls Andersons, bet viņš ir Tikai Paul VS. Viņš ir arī viens no maniem most hated režisoriem, jo viņš vienmēr dabona rokas arī uz kaut kādām labām lietām. Resident Evil, Alien vs. Predator, kā tu vari sačakarēt tik krūtu konceptu? Esmu lasījis komiksus Alien vs. Predator, un tā vesela bībele tur ir. Pēdējie Alien patika, jo vibe ziņā, bet viņi tuvāk tiem komiksiem. Tas Romulus, jā, ļoti patika. Protams, tur ir savu mīnus, bet whatever. Viņi arī bija praktiski kaut cik tiem efektiem. Ļoti, jā. Un viņai vispār bija kaut kāds arī tāds retro vibes, un tad visi tie kosmos kuģi likās klaustrofobiski, kas bija oriģinālos Alienos ļoti izteikti, ka tie kuģi izskatās, ka tu tur nemaz negribētu būt. Viņš neizskatās, ka kosmos ir forša vieta, kur pavadīt laiku, tas izskatās tā, ka tu reāli negribi tur būt. Viss kaut kāds industrial plant. Bet, jā, Pauls V.S. Andersons. Tas vienkārši, viņi ir tik ļoti bez iztēles palikusi tām pēdējām daļām, ka pēdējais Resident Evil vienkārši saucās Resident Evil The Final Chapter. Tā kā viss, tas tā kā izklausās kā working title. Nē, ar Jovoviču, man liekas, ka viņai bija tā kā, jo viņa ir precējusies ar to. Tas arī liekas negodīgi, ka tāds šeit režisors tādu kāču dabūtu. Viņš tā kā šitas te Rob Zombies visur liek vienkārši savu sievu iekšā. Rob Zombies arī tā Cherry Moon, tā ir viņa sieva. Tā, kas ir tā psihopāta slepkā visās viņa filmās. Okay. Resident Evil liekas otrādāk tā, ka Jovovičai, tā kā, tev tāds potenciāls un šitik sūdīgs režisors. Viņš jau ir ielikt viņā tajā Monster Hunter. Varbūt viņa neuzticās, ka viņš paņem citu. Jā, varbūt viņa tas ir nepatīkams kino industrijā. Kāpēc kāds vīrs likt savu sievu kā psycho killer kaut kādu? Ko tas nozīmē attiecībā? Čiks, laikam, viņš var iekonomēt, viņi jau neprasa 20 miljonus. Varbūt. Tas tāds family fun. Varbūt viņiem viegli strādāt ir. Kā kuriem, jā. Vēl Bērtons arī visur sievu bāž. Jā, tas ir. Tu redzēji jau no Beetlejuice? Viņi tikai introducējot kā kaut kāds lielais vilans. Viņi reāli parādās sākumā, un tad ir, sorry, ka spoilēju, bet vienkārši viņi reāli parādās vienā ainā, viņi atgādina, es šeit esmu, un tad beigās visi ir aizmirsuši, ka viņi tajā filmā, jā, by the way, es šeit arī esmu, visi no manis baidies, bet tā kā ļoti tā. Man ir Beetlejuice 2 vienkārši pašā saknē problēma, kad Bērtons vairāk kārt teica, ka viņš nekad negrib savām filmām taisīt sequels. Bet Batmanam ir, tā kā. Ķipa, jā. Bet tas citādāk. Tas ir bijis, ka tur... Batmans nav pat viņa oriģinālais source materiāli, to es vēl tā kā saprotu. Viņam ir burtiski šitāda kaudze grāmatām, kurām viņš var paņemt storiju un tur ir kur izplasties. Vienmēr viņš tagad randomā izdomāt kaut kādam Nightmare Before Christmas vajag otro daļu, kur es nezinu, viņš piekāpta Valentīna dienas kokā. Nu, nafik to vajag. Edward Scissorhands. Divi, jā. Kāpēc? No visiem viņš tur gotika frīkī filmām. Bet viņš Čārlijam varēja uztaisīt. Čārlijam šokolādes fabrikā. Jo ir divas grāmatas. Ir Čārlijs un šitas stikla lifts vai kaut kā tur otrā daļa. Jā, bet viņi tāda, pat kā grāmata ir tāda, tās. Un vispār tam Roaldam Dālam, viņam ir tik daudz filmu ekrānizācijas, jo Witches ir viņa grāmata, Čārlijs viņa grāmata, Matilda ir viņa grāmata. Tas čuvaks reāli štancēja augšā. Viņš ir tikai Stevens Kings. Tikai bērniem, jā. Es domāju, ka viņi bērni normāli pelna no viņa. Viņš man liekas nevienu to ekranizāciju īsti. Arī bija Gene Wilder 70. gados, to viņš man liekas redzēja. Tad Stephen King arī bija, ka viņš teica, ka Shining ir vissūdīgākā viņa darba ekranizācija. Pēc tam viņš teica, viens režisors pārspēja Kubrika ar sūdīgāko man darba ekranizāciju. Tas bija es. Tas pēc prāta spēlēm. Viņam bija viena filma. Tas ir. Tas jautājums ir izskanējis, tā kā es varu teikt. Viņam bija viena filma, par ko viņš bija pārsteidzoši ļoti, ļoti lepns, ka tas esot reāli izdarīts tā kā vajag 1408, kur Kjusaks sēž apsēstā hoteļistabā. Diezgan krūti priekš tādas random šausmas. Mid-2000s filmu, ko neviens nekad neatcerās. Es arī tieši no kino bukletiņiem atceros, ka viņi Dailē rādīja, bet... Kino bukletos arī Daila taču pareizi. Jā, man Daila bija jau kā bērnam. Es nezinu, laikam jau kā bērns bija ļoti anti-social. Man ļoti patika iet kino tā Daila, jo tur neviens nebija. Tā kā mēs zālē, kad 4 cilvēki skatījāmies. Viens gāja vienmēr uz kino. Un pēc tam viņa aiztaisīja ciet, man bija tā kā, šitajā kinoteatrīs bieži iet, jo te nav cilvēku. Un tad fakt nav, kāpēc viņa aiztaisīja. Tur arī bija cilvēki. Man arī patika vienam aiziet uz kino, bet ir daudz cilvēku, kuri nesaprot šo konceptu, vienkārši nesaprot. Man skolā bija kaut kas bija nūķis, ko tu viens aiztaisīja. Jā, bet tas nesaprot, kas par problēmu. Nē, man vienmēr bija tā problēma, tas, ka
Es gribu, piemēram, uz to pašu Departed, es atceros kaut kādiem tā laikā klasbiedriem saka, jo, ejam, viņam tāds, the fuck, es nezinu, kas tas ir, kas sēž, nostās traileri, viņam tāds, nu jau, dod, tā kā, B-movie, ja tos varam šeit ejam uz to, tad beigās sēž viens pats savā fucking Scorsese filmā. Bet, nu, dažreiz būtu tam nūģim atmaksājis, tas filmu experience ir labs. Noteikti. Bet es atceros, ka es biju to Harmoniju Korīna Spring Breakers kādā zēdienā ar kādu čoku, kādu klases biedru, un viņš toreiz tā kā nesaprata, Rudolf, es nezinu, kas tas ir, ko tu man atvedi vispār, kas tas tā kā. Nu, jo Korīnam ir tāda ļoti... Nu, viņam vienmēr patika, pirmais kadrs bija pupē. Nē, nu jā, protams, bet... Skrillex fonā. Skrillex fonā, bet viņam ir tāda ļoti tāda... Nu, viņam ir bišķi... Psihedēliska tā filma. Jo es biju domājis, ka viņi arī būs basically to James Franco, to karakteru, bet viņš tur knapi, nu, vispār ir. Jā, un tas, kā viņš tās ainas būvē un montē, ļoti tāds, nu jā, psihedēlisks vai arī... Tripi, nu, netipiski kino valoda, principā. Un viņš beigās tā kā čoks pateica, ka tā kā, what the fuck, kas tas bija Rudolfs, tāds, un tā ir tāda, nu, Harmonijas Korīns. Nu, tas ir tā kā... Bet tev patika? Toreiz man bija tāds, tā kā, nē, bet ar laiku tā filma, tā kā grau. Es pirms 2 gadiem redzēju, man bija tāds, what the fuck? Jo man tagad Korīns patīk. Toreiz man bija tā kā tāds, man Gamo ļoti patīk filma. Tāpēc... Esmu redzējis Gamo. Jā. Es nevaru teikt, ka man ļoti patika. Viņi noteikti bija entertaining. Jā. Bet es nesapratu arī tā kā... Man patīk soundtracks, tur bija visādas stoner grupas, visādi mayhem salikts, un zini lietas, ko tu nedzirdēsi citās filmās. Estētiski viņi bija inčīga, bet, nu jā, viņi arī no tām filmām, kur pēc tam dušā gribās ieiet. Tur reāli nekas labs nenotiek. Tev liekas, ka var sliktāk palikt, ja filmās būs reāli sliktāk. Viņam nākamā filma bija tas Julian Donkey Boy, kur bija par to kaut kādu šizofrēniķi, kuram, nu jā, tas ir galvenais tēls. Viņi bija filmēti uz kaut kādu sanāk, uz mini-DV kameras un pēc tam blopot uz 35 mm. Ļoti interesants tas filmētas izskats. Bet tajā filmā bija šis Werners Hercogs kā tā šizofrēniķa tēvs. Un tas bija ļoti dīvaini. Tas ir vēl viens friks. Jo tāpēc Werners Hercogs, tu skaties to filmu un uztver viņu tikai tā. Tā kā tu nevari viņu citādāk uztvert. Bet labi, tas par to filmu, bet tie Spring Breakers bija tā, ka mēs noskatījāmies, jā, viņam bija tas what the fuck, un pēc tam vasarā mēs kaut kur tusējām, un viņš teica, Rudolf, vispār tas Spring Breakers, baigi labā filma bija tāds, tomēr. Un viņš baigi labā filma, es arī gribu būt tā kā James Franco tagad, es domāju, tu nepareizi. Es visu savu publiku, es visu reāli early 20s domāju, kad es gribu būt James Franco. Jā, tā bija cool, viņam nav māja, viņam bija cool, tur vēl Gucci mans ar viņu, tas pretinieks bija Gucci mans, Gucci man fans, big guap uz ekrāna, hell yeah. Un tur Gucci manam izsmērē smadzenes kaut kādās 3 minūtēs. Es atceros, ka viņi tur izpildīja to Britnijas spīti. Jā, ka viņi bija klavierēm kopā izpildīja. Peak spots filmā. Jā, kur viņi vēl tos maskas uzvelk un kas un pēc tam. Man vienkārši sajūt, ka no tās filmas tik daudz vairāk varēja izspiest un izdarīt. Tur vairāk actions varēja būt, jo liela daļa vienkārši notika. Ka čiks kaut ko, tur kaut ko... Visas bija galvenais Disney čiks. Jā, visas Disney čiks kaut ko tur slatī dara un vienkārši James Franco fonā kaut ko, darat slatī lietas. Man tāds, davai man šeit kaut ko robot un nezinu, tur, ko jūs tur vēl darat. Jā, tur bija tā kā ļoti daudz actions pirmo pusstundu un tad bišķīt 5 minūtes beigās pa vidu nekas vispār nenotiek. Jā, tad Hangout filma beigās. Nu tāda. Jā, bija Matthew McConaughey vai kaut kāds Beach Bum. Jā, tas bija nākamais. Neesmu redzējis, bet ir ok. Viņi ir ok. Viņi tāda... Tā ir tāda jauka filma, es pat teiktu. Nu, labi, tur noteikti sākumā varbūt. Nu, labi. No spoilers. Bet viņš tagad taisa kaut kādas šitās te vispār datorspēļu filmas. Tā kā burtiski viņš paņem kaut kādu no gameplayiem taisa filmas. Viņš teica, viņš ieradās Venēcijas festivālā, Korīns ar kaut kādu cigāru mutē, pateica, kino ir miris un man pohuj. Un tad viņš taisa tādas. Nu, Kaisla viņam ir īstā par filmām. Es gribu, good luck viņam. Es saku, ne viss, man liekas, skatāms, bet es noteikti vienmēr, es izvēlēšos 100 tādus, visu vienu beju. Jā, tas ir.
Man bija autorkīnā, bija ambulants varbūt kaut kādā ziņā. Okay, Bet, nu, jā, jāskatās tas. Tagad jau sehaipojas viņu. Nu, es baidos, kāds var nostrādāt, bet es arī atceros, ka ambulants bija tajā Covid laikā kaut kad, kad es skatījos arī pirmdienas rītā, mēs bijām 2 cilvēku zālē, un es domāju, tā kā. Ja tur būtu citi kopā, ar kuriem smietos, jo, nu, tā kā viņi bija tik ļoti fucking neloģiski, tā kā, ka tur ir, viņi kaut kādu speed mēģināja uztaisīt, nu, tā kā kaut ko uz ātrumu pusi, bet tur visu laiku tiem dronu kadriem, man liekas, ka viņš reāli bija sahaipojies par to. Man patīk šitās filmas, patiesībā ļoti, kur ir, tu nedrīkst apstāties un tev jānokļūst no punkta A līdz punktam B, tāpēc man ļoti milzīgs tā kā mīlestība pret Crank filmām. Jā, jā. Redī arī bija kaut kādā ziņā tā filma. Es nezinu, tas ir tā kā kaut kāds road movie, tipa kaut kāds run, tipa type beat, kur tu tagad 2 stundas redzēsi, ka kāds vienkārši nosvītas sastresojies, tipa, tu arī sēdi, damn, Jason Statham's izvilks vai nē, tipa, you know. Spīts arī rullē, nu otrais bija drausmīgs, jā, bet arī... Tur ir Willems Dafoe. Mēs otru ar Willems skatījāmies. Tas ir leģenda. Willems Dafoe, fuck yeah, that's the dude. Jā, viņš pat par Latviju, man liekas, ir. Es zinu, ka šitas te... pareizi. Kā sauc? Kurš? Race Fiennes? Inside of Mind of... John Malkovičs. Malkovičam bija dēls teātrī kāds uzvedums. Viņš to Twitterī ierakstījis, ka mīļākā vieta, kur es Latvijā esot lausnams. Tā ir tieši pārielē. Un naktī, zin kā, droši vien nekur citur mums nevar paēst maķīt, ka viņam viņš nesūtīs. Tā ideja, ka, nu, es redzētu. John Malkovičs vienkārši taksists sēž. Tas būtu tik cool. Bet viņš iedarētos starp visiem. Jā, viņš jau arī tā, nu, tā kā baigi. Viņš jau neizskatās baigi nekā īpņu frīkī filmās kodās. Cyrus the Virus, tas viņa labs karakters bija. Jā, Willems Dafoe. Tas bija Conair, kur Nicolas Cage noziedzniekiem. Steves Buscemi vēl bija arī tā kā. Man kaut kā vairāk tieši akcents uzrunā no visām šitām trash filmām. Tur es varētu, nu, tur jau pirms epizodes ieteicu, tas Canon Film Guide ir, ka tur ir diezgan daudz atradumu no tā. Viens arī bija, ka viņi pasāk arī to trendu taisīt tos trashī turpinājumus kaut kādām filmām, kurām tev liktos, nu, ka šito nevajag turpināt. Viņi bija tie, kas uztaisīja Texas Chainsaw otro daļu ar Dennis Hopper. Un tā bija tā kā, es vienkārši domāju, tā kā tik fucking debila tā filma. Viņa jau sākās pirmā aina, kur vienkārši piezvar kaut kādu cilvēku, kas grib translēt, kā viņi taisa slepkavību, un tur ir ķipa spriedzi no tā, ka viņi nevar to translāciju radiostacijā pārtraukt. Nu, tā kā, what the fuck, vienkārši just hang up the phone. Vienkārši izvelc bļaļ vadus ārā, bet tā kā es nezinu. Hoppers tur bija, un tā it kā viņš esot vainīgs pie tā, kad viņš esot izdomājis, ka viņš grib bišķīt vairāk komēdijas. Ir vēl teorija, kad viņš zināja, ka viņš pirmo nepārsitīs, viņš tā kā piespēlē tam trešīnes līdzi. Bet tā otrā filma ir insane. Tur ir kadrs, kur Leatherface brauc uz kādas smagās mašīnas jumtu or something, kuram viņš vēl ir līķi paņēmis rokā ar viņu dejo un ar motorzāģi kaut ko zāģē. Tad ir vieta, kur viņš sievietē uzmācās ar motorzāģi Dreibham. Hopper, jā, un viņi ir tā kā, nu, tiešām. Man jānoskatās šitā filma. Tur ir savilkts kopā kaut kā, ja Hoppers izrādās, laikam viņam pirmajā daļā bija upuri, tie viņam kaut tuvinieki, un tad viņš ir tā kā, on vengeance, viņš ir tā kā rogue cop vai kaut kas tam līdzīgs. Jā, tad tiešām likās, ka viņš kādā veidā ir mēģinājis par to projektu. Zinu, ja nesabotē, tad, nu, davai, es zinu, ka šis būs trash, let's go all in, jo pēc tam 3., 4., visas tās daļas, tās jau aiziet vienkārši klasiskais. Kaut kas slepkavo kaut ko mežā. Jaunās lomās ir Viggo Mortensens, ir Renē Zellweger, un visādi tas ir funny redzēt, ka tas kaut kāda pirmās filmas viņiem ir. Katram jāaiziet cauri ar vienam Texas Chainsaw Massacre. Tas tā kā iesvētības Hollywood. George Clooney's kinda izbēga, jo viņam bija From Dusk Till Dawn, kas ir, nu, tā kā kaut kādā ziņā laba filma, bet tad viņš iebērsās ar Batman. Tā kā visiem nesagāja. Dennis Hopper, tagad man jānoskatās. Viņš arī ātrumā ir. Nu jā, labi, bet tas ir tā. Šitas Hoppers, viņš ir, ja Hoppers grib jokot, tas ir garantēts tā kā vaiprāts. Man ļoti patīk, mēs par to Defoe ierunājamies, bet viņam ir šo Abel Ferrara ir viena tā filma Blackout. Viņam arī bija tā, ka viņš bija kaut kāds detektīvs Ņujorkā vai kaut kas tam līdzīgs. Es neatceros tagad. Nē, tā viņam ir Šrēders. Jā, bet ar Abel Ferrara viņam tāda filma Blackout, kur viņš ir kaut kāds, kaut kāda fucking kluba īpašnieks,
kuram ir aptuveni šitik daudz kameras, kā mums ir šeit tagad salikts, un viņš tā kā filmē kaut kāds tāds porno, un viņiem tas ir tā kā viņa kaut kāds hobijs, un viņš tik hyped par to. Un tā filma ir par Džeku, kurš ir tā kā salietojies un vienkārši neatcerās, ka noslapkoja savu draudzeni vai kas tam līdzīgs tāds lietas. Jā, es vispār izspoilēju to filmu. Mēs jau te puses Jā, bet tā ir baigi, tā ir tāda gan ļoti rēra lieta, bet tur Hoppers ir pilnīgi kaut tauta, bet viņš visās ir kaut kas. Viņš nav tikai kaut kāds amerikāņu Klaus Kinskis. Bija bišķiņ, jā. Viņš arī bija tajā Wenders American, kā viņi saucas, amerikāņu draugs, jā, ka viņš bija ar to citu trako vāciešu aktieru, ka viņi sauc seta kāvušies. Klaus Kinski ir vairāk nekā trako. Jā, tas sociopāts. Jā. Bet es lasīju šajā Hercega grāmatā, ka Kinskis, ka viņi tajos džungļos, gan Fitzcarraldo, gan to Agīri filmējuši, tad esot tā, ka viņš esot, tad, kad viņiem ir kaut kāds fotografē vai filmē, kaut behind the scenes, tur, nezinu, kaut kāda footage, viņš tur baigi tā kā tēlo, ka viņš tagad kaut ko dara, bet tad, kad ir viss kameras prom, fotografi prom, kaut kāda, tad viņš vienkārši ielien savā tentā un nenāk ārā un vispār viņam riebjās tur atrasties. Viņš ir šausmīgi tāds tā kā čīkstols baigais. Viņš jau gribēja iet prom no šūta tam Fitzgeraldo un Hercegam nācās pistoli izvilkt. Vēl esot tie vietēji indiāņi pat piedāvājuši Hercegam, kad vajām samaksām mums mēs tiksim. Viņam viņš arī zāja balti. Es domāju, kā stingrā roka nodara. Bet es actually padomāju, ka Hercegs vienu brīdi pat apsvēra Moška. Nu tā kā šis labs. Tas ir viens no slimākajiem tā kā šitiem film production helliem, kas ir, jo zinu, ka vēl viena Apocalypse Now ir kaut kas ir, kas man viena no vispār favorite filmām. Bet tur tas attaisnojas, ja mums tieši ir epizode Sarkanās līnijas, tur arī bija par Coppola, ka viņš, es vienkārši salīdzinājumā ar Megapolu, jo vienkārši Apocalypse Now bija tā kā, Coppola kaut kāds tāds passion project, viņš visu laiku publiski sūdzējās par to, ka viņam bija Godfather jātais, kas arī diezgan fucking laba filma. Bet te vienkārši ar Megapolu ir tas, ka viņš sūdzējās, es visu laiku šitādi, tas kaut kāds pasūtījuma darbs, es taisīšu, bet šitas ir tas, ko es gribu darīt. Un tas, ko tu gribi darīt, ir vēl izkast. Tā bija viens, kur sēžam, ir tas pats vairākas reizes bijis, ka viņam ir, es kaut kad skatījos 4 stundu, tā kā 2 daļās sadalīt review par visām viņa filmām, kur super fanāts par viņu, tā kā viņš visādas detaļas stāstīja. Pirmā gadā mums, kur sēžam, tikpat daudz, cik viņam ir kinofilms, viņam ir 3 reizes vairāk dokumentālās. Jā, kuras tā baigi neviens. Jā, bet tad viņam ir tie pāris passion projekti, kur es tiešām skatījos, un tāds, es nezināju, ka viņam 1 vai pat 2 mūzikli ir. Jā. Kad nebija pat salicies kopā galvā. New York viņam bija, bet vai laikam, tas bija? Jā. Viņam ir, katru reizi, kad šitie lielie ģēniji, viņiem tāds, šitas būs tas mans lielā lieta, šitens iegāzīšu tos savus 200 miljonus iekšā pats no savas kabatas, nekad nebeidzas labs. Baigot tādu savus paudus sostīšanu reāli. Es gribētu dzirdēt, kā Coppola izskaidrot pats to, ko viņš tur tikko izdeva. Tas kā mans onkls teica, ka čurā viens otram mutē un saka, ka baigā šī. Viņam tāds, šitam tagad tā ir mana nauda, līdz to es varu tagad reāli čurāt mutēm. Bet tas ir neāri, bet tas viens piemērs arī bija Lukas Star Wars prequel, jo tur arī visiem bija tā kā, šitā viņa lieta, mēs neko neteikam. Viņš runā par smiltīm, labi, pohuj, tā kā cik labs bija pirmās daļas. Viņas sanāca, man patīk prequel. Man nav pretenzija. Es domāju, ka prequel pēdējās. Bet prequelam arī palīdzēja tas, ka tās pēdējās, tas Rise of Skywalker, tas bija kaut kāds vienkārši Marvel type, tā kā Mosers. Jā, tie ir tādi trash, ka tagad tie prequel liekas. Man arī kā bērnam patīk. Man arī kā bērnam. Es pat nezinu, par ko visi sūdzās. Man reāli. Jar Jar Binks normāls. Tagad es varu atzīt, ka viņi no pirmajām 6 filmām ir visvājākie. Bet tajā laikā tas arēnas fights, kur tie monstri, man vēl visas tās enciklopēdijas bija, jau bija salasies, kas ko kā sauc un darbojās. Es pat biju latviski iznākuši redzes lokā, tur bija Star Wars. Pirmajām 2 daļām bija, man abas bija, un viņas tā kā, es biju Star Wars galva kaut kādu noteikti brīdi. Man bija pāris čomi, kas ir tā kā Die Hard nūģi tajā, tā, kad viņi pat Acolyte skatījās. Tas ir riktīgi hardcore. Es pāris epizodes redzēju, un man vēl čoms, kurš ir riktīgais fanāts, viņš vēl, es dzirdu, ka viņš vēl tāds, nav tik slikti. Bro, tev reāli tās rozādas. Es skatos savu, Michael Bay Turtles, es varu pateikt, this is ass. Es nekad mūžā neslēdzu man to sūdu iekšā. Viņam tāds, bet
Trešajā epizodē tur ir fight scenes, kurš ir riktīgi labs. Viens fight scenes. Just put it on. Es nosacījos, jeb, tas bija dope, un tad sākās atkal tas trash, kas iepriekšās, un tāds, nā, bro, tā kā es neļaušu šitām lietām vienkārši tā. Tur problēma, ka viņš arī pārāk politisks palika, vai Viņš bija tikai politisks, bet viņš bija garlaicīgs, tā bija galvenā problēma. Viņš ir arī, par to, ko visi tagad cepjās, pa Marvel, ka viņiem visi par inclusion, pat tad, kad to nevajag, un piemēram, tas, kad pa lielam Jedi vairs nav stiprākie un krutākie, viņi pa lielam borderline jau gan izvairs slikti tagad ir, un mums tagad vajag būt simpātiskiem pēc citiem arī. Man liekas, ka vienmēr tā kā politika kaut kur ir bijis filmos, vienkārši tas ir tā kā izdara to interesanti. Vienkārši, ja tas tā kā pāriet, vienkārši, ka mēs pildam to kvotu kaut kādu, vai kā to nosaukt, viņi vienkārši, tu vari to darīt, vienkārši izdara to interesantā veidā. Jā, tā kā Poškus savā filmā ielika aziāts. Tā kā Artus Kaimiņu draugs labākais kaut kāds. Pirmie Star Wars, piemēram, ir Lukas kaut kāds komentārijas, neatceros par Otro pasaules karu. Stormtrooper bija nacisti. Evil Empire, kas ir saģērbti kā nacisti, šitās drēbēs, tur nav baigi grūti pateikt, ko viņš to mēģina. Bet tur tā lieta ir, viss šis message iet ar simbolismu un kaut ko tādu, ka man burtiski nepastāsta to, kad es to varu salikt kopā. Tas feels so much krutāk. Tā kā... arī tā kā Alienā tev arī nebija, ka Sigourney Weaver teica, es esmu stipra, neatkarīga sieviete. Viņa tā kā vienkārši, kas tur bija tie get out of... Nē, es negribu to... Bet kaut kā bija, ka beigās viņa pa kuts kaut ko nosauca. Nē, viņai bija tāds... hands off, you bitch, nošāv to lielo aliens nāca, to mazo meiteni slepkavot. Tas bija viņas jipikājai motherfucker. Tā kā iedodiet vienkārši tādu, iedodiet sievietē kādai viņas jipikājai motherfucker, nevis vienkārši tā kā es esmu strong independent woman, jo tev tas nepatīk, tu esi bez seksists. Iedodiet karakteru viņai vienkārši. Patiesībā jūs esat fucking seksists, ka jūs uztaisat tik joban sievietes tēlu. Jūs nesat karakteru viņai uztaisījuši. Tā lieta problēma ir scenārijos un tajā, ka es nezinu, ka tur tiešām jūti tās kvotas, un tas ir padarījis pēdējās, cik 10 Marvel filmas gan neskatāms, jo vai tur ir vienkārši viņas ir stulbs un lēt uztaisīts, vai arī šis message tiek vienkārši presēts, tev rīklē iekšā, bro, kur ir Iron Mans, tā kā, I'm sorry. Sorry, Iron Mans ir cancelots. Tagad jau viņš būs atpakaļ, būs tas doktors Dooms. Jā, tur jau viņi iebērsās, ja viņi bija šo Jonathan Majors paņēmuši, tam kaut kāds sexual assault case parādījās, kas tagad ir izbeidzies, ka viņš ir izrādās attaisnots, bet viņi jau fucking paņēma pa 60 miljoniem daunī atpakaļ, viss. Tā kā cik viens šitā izmaksā. Bet vispār, es pēc daudzām arī šausminājumiem atgriežos, bet tā uzzināju bērnībā caur remakeiem, un tad tu vienkārši, tā kā es biju bērns, tad nāca Omens, pakalniem ir acis, un tad tu zini, ka tas ir tās 70. gadu filmas, visas remakeots. Visu laiku labākais šausmiņu remakes uz The Thing, jo ordinālis arī kaut 50. vai 60. gadu filmu melnbalta. Un fuck, tā kā 80. The Thing, tā kā man tīk, man liekas, horror movies, ka tā kā tik perfekti izbalansē kaut kādu to B-movie status ar kaut ko riktīgi krutu. Praktiskie efekti ir vienkārši un tā filma tik bērēs. Tas vispār Carpenteram bija viņam riktīgi labs striks. Viņš arī Halloween taisīja, ne? Jā, viņš arī Escape from New York. Jā, Escape from New York tik ļoti nejūt. Bet viņam bija tā filma, kur bija tas džeks, kas saunēs redz uzvalks. Kasos. Jā, tā arī. I'm here to chew bubblegum and kick ass and I'm all out. Arī ordinālais The Fog ir diezgan cool, tāds moody. Carpenters ir the shit. Viņš arī taisa visus tos sintezātoru soundtracks pats. Viņš producē muzonu arī. Tas Halloween theme ir viņš pats viņu uztaisījis. So, respekt par to viņam arī. Assault on the Precinct. Jā, tā ir. Tas ir viņš taisīja tā kā krūtas B-movies. Bet tepat nelikās, ka bija, jo tā kā The Thing, viņam tas productions ir tas, pēc kā arī daudz. Labi, tas jau tur jau viņam ir reāli budžeti lielie, jo tur jau viņš varēja Kurt Russell dabūt un tā. Kurs Russells, viņš jau sāka, Kurs Russells, tā kā 60. bija tas, kas mums kaut Zaks Efrons. Jo Zaks Efrons jau arī sākā High School Musical Jack, un tagad viņš tur... Jeffrey Dahmer tālāk. Tad man patīk šie momenti, kad tādu babyface aktieri izvēlās. Starp citu tagad, izvēlās kaut kādu tādu edgy lomu, kad viņi zina, ka šitās lomas dēļ viņa meitenes vairāk nemīlēs.
Bet viens, kas tagad ir incoming, es nezinu, vai jūs skatāties tos Monsters Netflixā, kur pirmais bija par Dāmeru. Tur bija tas tur kaut kāds Tots Peters. Jā, otrajā sezonā bija Mendes Brothers. Jā, es nezinu, vai zinu, kas tas ir. Bet viņiem tagad būs kaut kāds sentencing janvārī. Jā, un trešajā sezonā esot Čārlis Hanams. Hanams kā Eds Gīns no savāks. Eds Gīns ir Džeks, kurš iedvesmoja Psycho un Texas Chainsaw Massacre. Tas bija Džeks, kurš no cilvēku kādām taisīja maskas un izbāziņas un krāja savu mājā un tādas lietas darīt. Es atkal esmu gatavs redzēt Hanam kā kādu creepy redneku. Man patīk tādas izmaiņas procesā. Silence of the Lambs vēl arī kaut kas bija, bet man, ja godīgi, Silence of the Lambs grāmata likās piedējošāk nekā filma. Mans grāmata nesmu viņu lasījis. Es atceros, ka es kaut kādos 13 gados viņu lasīju laukos, un es biju viens pats, un tā kā man reāli tumsā palika. Man, kad es biju bērns, man likās, kad viņi reklamē, ka viņi ir tāds kaut kāds, es nezinu, tur kaut kas trauks. Nē, grāmatā tur tik detalizētāk aprakstīs to, ka viņam vajadzēja tieši tā kā no korpulentas sievietes, tā kā, jo viņš no viņām gribēja taisīt. Tā kā uztaisīt savu tauriņas pārnus, un tas bija tā kā fucking frīki. Bet, tas Džeks arī, viņš diezgan labi tā loma iznes. Filmā bija normāls frīki. Vislabākā, man liekas, grāmata pret filmu, kas ir, tā kā abas divas, man liekas, Abdēra ir Misery. Tā kā Stephen King. Tur esi filmu redzējis? Es neesmu redzējis. Es baigi neesmu Stephen King. Es esmu kaut kāds hits. Baigi arī nevajag. Viņam ir ļoti liela straight TV, pilnīgs trash. Viņam arī dažas tās grāmatas reāli šizofrēnisks. Bet It remakes man ļoti patika. Otrā daļa bija drausmīga. Pirmais man ļoti patika, otrais varēja mierīgi nebūt un pasauli būtu izdevusies. Kingam ir tā, ka viņš tā kā raksta tās grāmatas, es nezinu, cik viņam gadā iznāk, bet, tā kā, ja tur tāda, ja pat proporcionāli tik daudz uzraksta, tad, kaut kas sanāks, kaut kas tur izlaks laukā. Viņš vienbrīd, man liekas, ka vēl projām ir visu laiku, tur ir bagātākais, pelnošākais rakstnieks. Man liekas, vienbrīd šitā te Stephanie Meyer pietuvojās ar Twilight, un vienbrīd bija, bet, iedomājies Twilightam tās grāmatas, tik 4-5, Stephens Kings, kad 40 gadus viņš normāla mašīna. Un Game of Thrones grāmatas, es zinu, kad ir, varbūt pārsita, bet kādā ziņā bija bet tas Džeks jau nav pabeidzis, tā kā arī. Viņam joprojām tur bija tas, ka vienkārši viņi nevarēja izsekot līdzi vienā brīdī, ka vienkārši viņš tūlīt būs, un beigās tiem scenāristiem pašiem nācās piebeigt to seriālu. Mēs jau kaut kādā ziņā arī varam tuvoties noslēgumam. Cik mums ir vispār tagad varētu būt kaut kāds? Es nezinu, kaut kas pēc. Tad arī 2 stundās, jā. Wait, what? 2 stundas? 2 stundas? Ok, tas ir labs rādīt. Šis ir forši. Lielai daļai klausītāji nebūs vai aus pa pusi no filmām, ko mēs runājām. Es domāju, pusi vismaz. Mums pārsvarā tā kā ir tie, kas īstenībā līdz galam. Grunts dabakos 2 gan jau būs redzējuši. Jā, bet vispār man kaut kas jautāja. Man bija pat pirms nāca uz epizodu daži jautājumi tādi, bet es tikai filmiskos jautājumus Stepam. 2 jautājumi, ko es atceros reiz. Mēs tieši par krēslu runājamies. Kur tev mīļākā krēslas daļa? Beci. Kad krēsla iznāca pirms filmas, man bija 13 vai 14 gadi. Man mamma, man liekas, Ziemassvētkiem uzdāvināja pirmo grāmatu. Bet es biju tāds fans, ka man bija Twilight krekls. Tas nebija Turtles, tev bija Twilight. Jā, bet es biju tajā laikā, es biju tāds riktīgs dedicated emo, visādas chemical romance, un viņš šitos klausījos Nightmare Before Christmas hoodijā staigā. Man bija Twilight krekls. Un vienu dienu es tā kā saprotu, ka that shit is mainstream palicis. Un kad tas jau cilvēki jau sāk ņirgāties par to lietu. Jo vienbrīd Twilight bija ļoti ierīst lietas, uz to kraklu fiks izmet ārā. Pirms kāds tā kā paspēja ievērot, kas tas ir. Bet man mīļākā filma tieši. No Twilight, jā. Vienīgā, kas ir Passable, pirmā. Ok. Tā kā es starp citu, not my proudest moment, bet esmu pēdējos 2 gados piedzīvojis 2 Twilight maratonus. Ar meitenēm vienkārši sēžot, ka viņām tā ir svēta lieta. Tad jāizsēž. Ir smieklīgi, bet tas ir labākais, ko es varu pateikt, īpaši pēdējā daļa, kur notiek lielais battles X-Men stilā tuļņās. Un tad viņš tiek izdarīts šitā, ka it was all just a dream. Tas nemaz nenotika. Jūs varētu take chances, nogalināt kādu no galvenajiem karakteriem, bet nekas no tā nenotika. Un tad viņi dzīvoja ilgi un laimīgi, mūžīgi un laimīgi. Jā, tas ir ļoti čīpais. Un otrs jautājums bija tā kā kaut kāds, kas bija mīļākās filmas bērnībā? Jā, tas bija
Pirmā mīļākā filma bērnībā, ko es atceros, bija Jurassic Parks. Tieši pirmais. Tur ir kinoteātrī? Kinoteātrī arī? Oi, nē, tad es biju pavisam vēl sīks. Viņu jau kodā 94. iznāca, es viņu, 93. 94. 95. piedzimis, es viņu redzēju VHS, kaut 2-3 gadu vecumā. Es vienkārši pirmoreiz T-Rex redzēju, un uzreiz sākās arī dinozauru fanātisms. Un skatos, cik bērnība ir tālu. Pēdējais, ko es teiktu, kad es biju sīkais, kas man tā rīktīgi cepīja, kā vāģus es reliģijos skatījos. Bet man bija 12, tīņi gadu tuvājās, man vajadzēja bišķī kļūt edžīgi, es nevarēju vairs tādas bebīšu lietas skatīties. Un patiesībā zvaigžņu kā ar Phantom Menace. Kurā kinoteātrī tu biji? Nezinu, es pieļauju, ka gan jau kādā Dailē or something. Tu vispār atceries tos vecos Oskaru 52? Jā, varētu būt arī, ka tajā Oskarā. Jo es biju visos viņos pabiju, bet, es turos kaut kā 2008. 9. man liekas, tāpat Dailē arī aiztaisījās ciet. Bet Phantom Menace pirmo reizi gājām kino, jo es pirms tam biju Multens skatījies. Ko Mulanu bija redzējis kino. Tas nav tas, ka tu redzi pirmo reizi lightsaber fightu kinoteātrī. To Darth Maul taču. Tas bija man favorite. Es vairākas reizes to filmu redzēju un saprotu, ka viņš tur parādās pāris minūtes. Jā, bet ar to pietiek. Hannibals Lecters arī ilgi neprātās. Parāda, cik tu esi efektīvs, ja tu tik maz parādies, bet tāda iespēja. Viņš vienkārši krūti izskatās. Man tā filma tā kā mainīja vispār par ideju kā tādu, kas var būt filma un kas var būt fantasy, cerams, ka tu vari savu universu uztaisīt, ka nav visam jānotiek uz šīs zemes. Es zinu, ka dinozauri ir beigti, bet tur viņi eksistē, bet tas vienalga, tas ir mūsu zemes. Tur ir citmlētieši un force un viss tas. Hell yeah. Taču Phantom Menace, es teiktu, ka visizmainošākais būtu bijis. Lūk, tomēr Phantom Menace visiem šitiem ņaudētājiem, ir cilvēkam tas dzīve ir mainījis. Fight me, jā. Es par prequeliem vienmēr tā kā pastāvēšu. Man ļoti patīk tās filmas. Revenge of the Sith. Nē, tā actually bija. Revenge of the Sith man bija pirmais Star Wars. Bet man bija tā, ka es viņu mājās skatījos un viņi izstījās labi, bet tas bija kaut kāds arī seanss viņai uz lielā ekrāna, un tagad viņi reāli pēc Multens izstījās uz lielā ekrāna. Ja tajā laikā CGI nav baigi labi novecojis. Es visu šitās filmas, es viņas, kā es teicu, divas supernūģi zinu. Mēs pat kādreiz taisījām šo May the 4th be with you, ka tu tā kā... May the 4. maijā. Jā, 4. maijā. Tā es stāvās maratonu. Mēs kaut kāds pāris gadus to esam darījuši savas. Tas filmas ir diezgan labi zinu. Ja bija moments, ka man besīja Haidens Kristensens, tad tagad jau esmu riktīgi iemīlējis Haidenu Kristensenu. Viņš neatgriezās kaut kādā Obi-Wan Kenobi seriālā? Viņš bija tikko tajā Soks seriālā. Nē, bet es domāju, ka Anakins, man liekas, viņš kaut kur ripēja. Jā, viņš bija tikko vienā no seriāliem. Viņš pat tur bišķi pafaitoja zobeniem. Es zinu tikai to, ka viņi kaut kādās tajās atjaunotajās versijās ielika tās poka vietā. Jā, bet ja tu labi pameklēji, ir arī oriģinālās versijas. Tur 77. gada filmē, tur ir vairāk praktikāli. Ka tur arī tie masu skati izstās tā kā pēc cilvēkiem. Tur vienkārši kaut kāda random. Es vajag arī tēmu. Es gan atsakos atzīt pēdējās 3 filmas. Pēdējās 3 es esmu pēdējo. Man Johnsona patika tajā. Mēs nenoskatījāmies līdz galam ar to pašu vienu no supernūģiem. Viņš nebija redzējis, jo principā pēc neskatījās, bija gadus. Mēs gan arī noskatījāmies. Baigais trash, es biju vīlies, bet ne pārāk, jo es zināju, ko es līdz piedzīvošu. Tieši tik šitie arī bija. Tikpat labi es varētu aiziet uz... Tagad būs 4. Captain America, man liekas, tur sajūtas būs līdzīgas. Tur Captain America nebūs, pat Captain, Tur būs Harrisons Fords, kā Red Hulk. Es atceros, ka tev noslēgumā bija kaut kur saraksts. Tev bija 3 filmas nosauc, man liekas, Snatchu, Kill Bill. Bet tagad es nosaucu un tu teici, ka tu gribētu mainīt sarakstu. Jā, man nebija uz sitiena. Es tagad arī uz sitiena. Man būtu pagrūti tā. Vienu jau Prusaks ielika savā topā, bet tas būtu bijis Mad Max 15. gada Fury Roads. Nereāli cepīgi. Vēl man noteikti dikti mīļa ir Trainspotings. Arī otrais? Arī patika, bet viņš nestāv pirmā līdz. Viņš bija ļoti inčīgs. Man patika. Good experience. Un vēl... Divas ir. Nevar jau tādu ultimate top 3 uztaisīt baigi grūti. Vajadzēja iepriekš top 7.
God damn. Varētu kaut ko anortodoksu pateikt, kas nav nemaz tik laba filma. Labi, es ielišu Atomic Avenger. Atomic Avenger vai kā viņi Toxic Avenger. Toxic Avenger. Nē, no trashī filmām man jāliek, tad davai es paņemšu trešo kā trashī filmu. Crank 2 vai Return of the Living Dead. Tie ir mans dažs shit. Return of the Living Dead. Bet es Crank 2 nesen redzēju vēlreiz, viņi nav tā kā 14 gados, man vairs te ir pupiņu joki, vairs tā nespār, bet kādreiz to filmu skatījās, likās krūtākā lieta pasaulē. Bet arī tas karakteru vārds Chevy Chelios. Chevy Chelios un Jasons Stathams man bija bērnības varonis, jo viņš bija vienīgais no šiem action čuvakiem, kurš bija peldētājs bijis, un es gāju peldēšanā. Zinu, kā viņi visi citi gājuši kādos fightingos. Tas nevar tā kā... Rammsteins Solis arī peldētājs. Jā, un Jasons Stathams bija izteikti, bet visi domā, ka viņš bija futbolists. Vinijs Jones bija futbolists Premjerlīgā. Jā, bet Jasons Stathams bija peldētājs, un fuck yeah, Jasons Stathams varonis. Vinijs Jones, Eriks Cantona arī aktieris. Es teiktu, ka viņam joprojām dažkārt izšķēries kaut kas. Man bija īpaši ļoti patīk. Jā, tu. Viņam vienmēr tās filmas, kur vai nu I'm gonna do my last job, vai arī vienkārši, kur viņš ir kaut kāds ex-slepkavs un visiem tāds. Jā, tagad mēģinam nogalināt viņu, un tad viņam ir kaut kāds B-list John Wick films šitās kaut kāds, kur... Beekeepers ir tā kā Johns Wicks. Viņam vēl ir kaut kāds 12 šitāds, kur kāds viņam uzkāps papēžiem, viņš tik negrib atbildēt, un beigās nones pusi valstus, pat zinu, jo tas ir Jasons Stathams, fuck yeah. Tas strādā, jā. Bet jā, es domāju, interesanti arī lietas, ka tur ir tie trāšu filmu vakars. Tas, man liekas, arī kaut kas, ko... Es gribētu uztaisīt kādreiz to kā publiskāku lietu. Es būtu pat gatavs hostot. Protams, kinoteātri būtu grūti kaut ko tādu sarunāt. Es domāju, ka Beizē kaut kādu zāli noteikti savāk. Mazākā skrīninga vietā es pat būtu gatavs triviju un visu pārējo figņu darīt. Tā kā, ja kāds to skatās un kaut kas tāds interesē, es reāli šito shitfliks varu uztaisīt. Kaut kāds Samurai Cop. Jā, dude. Fuck, jā. Tas būtu krūti taisīt to Grindhouse pieeja, kad back-to-back divas filmas. Bet tad arī jāļauj pīpēt iekšā. Jā, tomēr. Vai vismaz jātaisa tad palielāk pauzes. Man vienkārši kaut kādā spontānā vietā. Es atceros, kaut kad mēģināju bija agrāk tas Salzbrūzes Ziemeļa ankurs, un tur kaut kādās tādās riktīgi trāšī telpās uztaisīja spontāno seansu šitam te Cabin in the Woods. Man liekas, kas arī ir kaut kāda laba tā kā homāžu filma. Jā, tā man ļoti patīk. Un vēl arī, bet tieši no homāžām vēl arī Shaun of the Dead man ļoti krūti liekas. Es aizmirstu, kā to režisoru sauc. Edgars Raits, jā. Man Hot Fuzz vienīgā filma, kas man patīk. Jā, tā ir tā kā viena. Es nesapratu hype. Viņa bija ok filma, man liekas, ka viņam ir labas filmas, bet visi vienmēr viņa preizo kā kaut kādu lielāko komēdijas ģēniju iever. Man tāds, ne kā komēdija, viņa ir tā kā, tur tehniski skatīties, tas ir tāds fucking pisaks, viss tas dziesmas sinhroni satasīt tām actionēnām, tas ir ļoti uzrunāja. Nē, protams. Bet, Shaun of the Dead, tas ir tas pirmais, tas man liekas, ja tev kā šausmu filmu fanām, tas nav tā kā lielākais favorīts, bet Hot Fuzz man ir tā kā viena no vislaiku mīļākajām. Tā ir augusta. Man Hot Fuzz ļoti arī tā ir man no bērnības. Viņa TV6, protams, bet tas, ka es vienreiz aizbraucu uz laukiem, un tas bija vienīgais DVD, ko es biju paņēmis līdzi, un es biju 2 nedēļas tur, un tā kā es to filmu kaut kāds fucking 30 reizes nostījos. Es Hot Fuzz aizgāju ar māmu un viņas draudzinēm, un viņas bija pārliecināts, ka tas būs vienkārši body cop movie. Filmas vidū sāk šķīst galvas, tur ripot pa gaisu, viņām tāds, what the fuck, kur tas mums atvilcis mandāts, bet tas ir radikāli. Hell yeah, man Hot Fuzz arī ļoti patīk. Vienīgā tā čūka filma, kuras mums kā arī 10 reizes redzējis. Bet viņam tagad kaut kāds slumps ir tam Edgaram Wrightam. Viņš uztaisīja kaut vienu Me Too filmu, bet tā kā, nahujam, tā kā viņš uztaisīja filmu par to, kā vīriešam liekas, kā sievietes jūtās. Tā kā, viņš ir The Boys, Simons Peggs. Jā, Simons Peggs, bet viņš tagad taisa remake arī Stephen King darbam The Running Man. Kas bija Schwarzenegger 80. tagad. Tas varētu būt labs, honestly. Man Running Man, man no datorspēlēm Manhunt ļoti patīk, kas ir tā kā beisot uz to Running Man prikolu. Man šitas, teiksim, man patīk šitas kaut kāds, viss ir atļauts nogalināt viens otru. Man, teiksim, liekas, The Purge viens no lielākajiem veistot. Jā, tas koncepts ir visais. Man liekas 5 filmas un neviena nav tā kā īsti. Jā, un pirmā vispār ir vienkārši. Ir kāds 5 vismaz. Pirmā ir Home Invasion filma. Tev ir iespēja rādīt basically Mad Max uz ielām, bet tu tiec pie kaut kādas fucking
basically funny games baby versijas. Turbūt viņiem bija doma, tā kā pirmā daļa uztaisīsim home invasion, bet tas koncepts aizrulēs, tad varēs ar lielāku naudu, bet tā kā baigi, nē. Naudu viņi dabūja, tur tā lieta, tas films, kas jūs sliktāks katru nākamo. Es domāju, viņiem arī tas, mūsu skatītāji tā kā daudz nav baigi prasīgi. Viņi runā filmu laikā, kaut ko tur sūta, voice message vispār. Es somehow tos trēšus visus esmu redzējis. Kaut kas jau liek atgriezties. Katru reizi es eju un domāju, labi, šoreiz viņiem ir bijuši 3 daļas, tikta to konceptu galā. Un tad tu vienkārši redzi, kā kaut kādi trakie jaunieši, kas iet visi slepkloti, saģērbušies kādās klaunu drēbēs, un tie motorsāģiem staigā pa ielu. It doesn't make sense, īpaši Amerikā, kur visiem ir gan. Es redzētu, man pa ielu Purge naktī nāk. Latvijā Purge davai uztaisam. Jā, tikai Man liekas, labklājot kaut kādā ziņā uzplaukt. Tik daudz biznesa idejas reāli cilvēki tiks klausās, lai get it, tā kā. Bet noslēgumā kaut kas, ko no tevis mūzikas ziņā, tev EP ir iznācis? Man tikko iznāca demo dienas 4 mauzulē mūzika. Mauzulē mūzika! Jāklausās, tas visiem ir. Un pa lielam es vienkārši izbaudu atlikušo gadu un tiekās nākošais gadu koncertos kaut kas tāds. Neko baigi neplagošo pat īsti nav ko. Man drīz komiks nāks ārā, to jau visi zina, un tas jāpagaida vēl. Jā, skatāmies filmas. Un skatāties filmas. Skatīsimies arī Purge 6. Un gaidām Step Seance. Tas ir kaut kas, ja tā ir māksla. Kino kults ir kādreiz, jau tagad jau vairāk kā 10 gadus atpakaļ sāk arī salīdzinoši nezināmā līmenī, man liekas. Es zināju, jo es visu laiku Forum Cinemas čekoju. Bet pasties, tagad jau tas ir izvērties par tādu kā riktīgi regulāru lietu. Tas ir nice, ka tu tā kā atver repertuāru. Piemēram, decembrī tev ir iespēja Scream arī redzēt lielā ekrānā, Home Alones, Love Actually, arī Die Hards. Tā kā riktīgi krūti Ziemassvētkos. Predatori, man liekas, pagājušajos Ziemassvētkos mums tas riktīgi cool sajūtas, ja Predators lielā ekrānā. Es atceros, bija arī Komando aizgājis, tas bija man mīļākais seans. Arī uz Komando es biju. Jā. Viņiem bija kaut kad arī, kad bija tā kā lielākā zālē, tas bija pirmo reizi, un ka visi nāk un tā kā I lied, visi tā kā quote along seans kaut kādā ziņā. Un tas gadījums, ka tu izbaudi, ka cilvēki runā zālē. Es atceros, ka es biju uz to Pulp Fiction, kad viņi rādījis 35 mm. Un pirms tam bija kaut kāda tā kā filmas, kā viņiem pirms tam kaut kāda ievadvārdi un tas viens no Sergejiem taisīja kaut kādu filmas analīzi un čoks no zāles viņiem, ainas analīzi. Un čoks no zāles vienkārši viņiem pateica, tu vari aizvērties un skatāmies filmu. Oh my God, lai kāds man pamēģina man no šitflikā pārtraukt man Catwoman lore. Tur bija tā, ka viņš analizēja to ainu, kur viņš ienāk iekšā, Big Kahuna burger ainu. Un viņš viņu analizēja tā kā bez mazliet pa skatieniem. Tas bija bišķiņ triggers, un viņa čoks vienkārši pateica, davai beidzas. Varbūt, ja viņš pirmo reizi nāk, tad ir kaut kas arī atceros, kas bija Čoma aizvedis uz The House That Jack Built, un tur pirms filmas vienkārši noanalizē tā, ka, un beigās viņš uztais šādu kompozīciju, kas ir atsaucis to glēznu. Vai arī Agīras seansā, labi, tas nebija nekāds spoilers, bet vienkārši viņi rādīja pirms filmas tā kā ainu, ko tūlīt pēc filmas pirmo ainu parādīja. Vienkārši 5 minūtes pirms viņi redzēs uz lentas. Tu parādīji kaut kādā kopijā dīvaini. Kino kritiķa funkcija bieži vien nodara tā, ka tu noskaties kaut ko un tev liekas, what the fuck, kas tas bija, un kāds gudrs cilvēks man varētu to varbūt paskaidrot. Būtu forši, ka pēc seans varbūt tas būtu. Un tā kā tiem, kam grib, kaut ar tiem ģetriem cilvēkiem tur normāls Q&A. Daudziem būtu tādi, daudz tie, kas neizbauda, viņi varētu iet mājās un get the fuck away, un tev nav nekas jāklausās, un tādā garā. Bet tie, kas ir nūģi, tie varētu palikt un skatīt. Tas būtu labs koncepts. Bet dažreiz vajag, ir filmas, kuras prasa kaut kādu kontekstu. Tā kā ja tu vienkārši atnāc un ir baigi neizdevīgi tev, ka tu atnāc un tu pilnīgi neko nesaproti. Tev vajag kaut ko. Tik reti gadās kaut kā tā uztrāpīties, kas riktīgi izbauda. Man Green Knight bija tāda filma, kad es neko nezinu. Un es skatos, un es nesapratu pat beigās, ko man vajadzēja saprast. Un tad man pat patika pēc tam sēdēt tos analīzes videos skatīties. Bet mājās tas rītīgi ir svarīgi kā kino skatītājiem, ka tev ir kad esi atvērts kaut kādai tam, ka tu vari arī nesaprast. Jo ļoti daudz cilvēku ir vienkārši kā, es nesaprotu, tad, Filmu sūdz, jo es nesapratu. Tāpēc plašas prātas jātur vaļā, un tāpēc es uzskatu, ka tāda shitflika seans, kur cilvēki iemācītās varbūt mīlēt arī tā sakot, trēšu un saprast, kas to trēšu padara speciāli. Kāpēc? Praktiski efekti krūti, pat ja viņi ir pilnīgā sūdā iekšā.
Un ka var sajust to mīlestību, kas ir kaut kur gājis tajā filmā, bet aizgājis galīgi greizi. Man liekas, tas ir jāiemāc skatītājiem arī. Es kā skatoties recenzijas vispārēji, esmu uzbildojis to kaut kādu savu analizēšanas veidu, bet, manuprāt, arī vidējiem skatītājiem ir, kur iet un tiekties. Jā. To arī mēs novēlam. Un mums nākamgad tiekamies kādā tādā seansā. Jā, tā tiks pats. Labi, paldies jums visiem. Čau. Tā. Because it's so much fun, Chan. Get it? Lo vediamo qua. Che lo commentassi man mano che lo vedo. Eccolo qua, guarda. Non mi chiedono che cosa le ricorda. Tā ir svētība.